Svinēsim Sveici zem pūra. Šī ir diena, kurā mēs mācīsimies viens no otra. Mēs zinām, ka mūsdienu gadsimtā cita mācīšanās nemaz nav iespējama. Mēs mācāmies labāk no saviem vienaudžiem, nevis skatāmies no kādām tālām, senām pieredzēm varbūt. Līdz ar to tiešām mēs visi pārstāvam fantastiskas biedrības, mēs pārstāvam fantastiskas organizācijas. Man ir milzīgs prieks, ka daļa no jums šodien ir gatavi padalīties arī sliktākos stāstos, kā nevajag darīt. Un no tādām pieredzēm jau mēs arī mācāmies tieši tikpat daudz. Tā kā man milzīgs prieks jūs sveikt šīs dienas seminārā, kurā mēs runāsim par digitālo demokrātiju un rīkiem, kādu to nodrošina. Seminārs noteikti pateicosies Nīderlandes vēstniecības atbalstam. Paldies jums! Un arī tūlīt došu vārdu uzrunai, lai mēs svinīgi varētu šo visu sākt. Galvenie runātāji šodien ir dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, bet pirmā daļa būs mazliet arī ar tādu teorētisku ievadu, un arī runātāji būs mazliet neierasti, bet par to jau pēc īsa brīža arī visu pateikšu. Tātad strādāsim mēs brīvā atmosfērā, jebkurā brīdī lūdzu ņemiet kafiju, ēdiet bulciņas pieklājīgā skaļumā, un tad nāciet atpakaļ un turpināsim darboties. Pirmai es došu vārdu, kā jau es minēju, atbalsts ir no Nīderlandes vēstniecības, arī vēstniecībām ir ļoti svarīgi runāt par medijpratību un celt Eiropas Savienības medijpratības līmeni. Es došu vārdu Nīderlandes vēstnieces vietniecei Nišai Pavel ar uzrunu. Un, ja vai kādam ir vajadzīgs tulkojums? Aha, reku, Linda ir jau ceļā. Linda ir pēdējā laikā iepraktizējusies kā privāts tulks. Ja jums kādreiz vajag, tad viņa ļoti burvīgi apsēžas blakus un klusām tulko. Labi, lūdzu. Yes, welcome. I understood Netherlands, but the rest not, so thank you for translating. Good afternoon, everyone here in the room, and I understand also people online. Thank you for having us. I'm joined here today by my colleague Mix. I'm Nisha Pavel, the Deputy Head of Mission of the Netherlands Embassy. I'm aware that it's me standing in between you and an interesting workshop, so I will keep it short. I arrived here this summer in Riga with my family, and actually the first thing I was really looking forward to is to meet the different NGOs in Latvia. And I'm not just saying this because you're all sitting here, but because also from previous postings, I know that the most interesting and the smartest, but also the most socially engaged people are the people at NGOs, and those are the ones that can actually teach us about the country. So that's why I'm also really very proud that as an embassy we support an NGO like Latvian Civic Alliance and this topical workshop that we're having today on digital democracy. I feel old when I say that I remember I was a teenager and I would start my computer. I don't know if you're all in the same age category, but if you are, you will remember that if you would want to connect to the internet, it would be very slow. You would have this horrible screeching sound because it would go through a telephone line. And if you would want to download a picture, let alone an audio file, I don't have to tell you, but it would take ages, right? So now, teenagers, but all of us, with the click of a button on our phone, we have access basically to information from the whole world. I mean, this used to be something that was only possible in Star Trek. And you will also recognize that if it goes too slow, we're all annoyed and we complain about the fact that the connection is really, really slow. So this immense amount of information and freedom offers, of course, many opportunities. We can learn anything on the internet and many great things came from it. But I don't have to tell you that it also poses many, many challenges for us and difficult situations. The digital age and the age of social media puts democracy and democratic processes really under pressure because, of course, there are actors who have their own interests and they pursue them, be it overtly or covertly. And more often than not, those interests do not align with the interests of an open and inclusive society. So that begs the question, how do we all deal with this? All of us are active on social media platforms. And
Therefore, I honestly believe that we should not just be receivers and not just be a target audience, but we also have a responsibility to be watchdogs and to help go against the disinformation. We have to pay attention to what is being said, and we have to think, of course, twice before we decide, is this truth or not, or is this worth reposting or retweeting? And that, of course, is easier said than done, because you all know everything goes super fast and we don't always have the time to check everything. But it is worth it, because for a democracy to function, we need an active and we need educated people, both offline and online. We need people who know when and where to interfere when interests are at stake for our society. Because an active and educated civil society is an essential part of a healthy democracy and of an open society. We all have to know how to navigate the digital age and how to use the possibilities, but also beware of the risks that we face. That's why I really hope that this workshop will contribute to further improving your knowledge and your skills. And I would like to conclude with actually thanking all of you for being active members of society. I know you use a lot of your professional but also free time to work on issues that are really relevant to all of us and for future generations. And I really hope that this workshop doesn't just help you improve your knowledge and skills, but that you can also have time to network and to inspire each other, because that's where really the great ideas are born. So I wish you a great workshop, and I want to thank you all. Paldies. Paldies, un kā nākamais došu vārdu Pilsoniskās alianses direktorai Kristīnai Zombergai. Pilsoniskā alianse ir pat teju pagājušajā nedēļā nosvinējusi 20 gadus, un visus šos 20 gadus Pilsoniskā alianse ir bijusi soli priekšā un gatavi runāt par visu jauno, jo digitālā demokrātija, par ko mēs runāsim šodien, es gribu vēl teikt, ka ir diezgan jauns un vēl tik daudz neapskatīts, neizanalizēts jēdziens. Tā kā paldies Kristīnai par drosmi, un vārds tev. Jā, es arī pavisam īsi, tikko jau bija uzrunā, atgādināju par to, ka īstenībā netik sen atpakaļ mēs tiešām piedzīvojam to, ka šī digitālā ikdiena vai digitālā demokrātija bija ļoti, ļoti lēna, jo patiesi, kamēr ieslēdzās dators un vispārējais notika, tad, protams, mums tās prasmes bija daudz mazāk vajadzīgas, bet tad digitālā rīki, digitālā demokrātija tik ātri šobrīd attīstās, tā skaitā līdz ar dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem, ka mums šķiet, ka tas ir ārkārtīgi būtiski pastāstīt gan arī no vienas puses par iespējām, ko dod digitālie rīki un arī digitālā demokrātija, jo, protams, tas no vienas puses mums paplašina iespējas, neatkarīgi, kur tu atrodies, tu vari būt pilsoniski aktīvs, no otras puses mēs apzināmies arī, ka tur pastāv savi riski. Ja cilvēks nav pietiekamām digitālām prasmēm vai arī nav varbūt pietiekami prasmīgs mēdīju pratībā, kur arī vai informācijas tādā analītikā, un tāpēc mēs vienmēr atsaucamies uz šādām sadarbības iespējām, kur mēs varam palīdzēt organizācijām apgūt jaunas prasmes, kas saistās ar digitāliem rīkiem, lai tās var darboties ikdienā pēc iespējas efektīvāk un arī piedalīties, kas mums ir īpaši svarīga tēma lēmumu pieņemšanas procesā. Un tādā veidā mēs arī esam veidojuši šodienas semināru, kur mēs esam aicinājuši arī organizācijas padalīties ar saviem piemēriem. Jo kāpēc mums tas šķita būtiski? Jo nav noslēgums, ka bieži vien nevalstiskajām organizācijām ir ierobežots pieejams finansējums, un tāpēc ir ļoti labi šie piemēri, ko organizācijas ir parādījuši, ka nevajag nemazām varbūt tik daudz, lai varētu kaut kā efektīvāk pārvaldīt savus procesus. Un tāpēc, tā kā es neesmu mēdīju pratības eksperts, bet mums šeit tādi ir zālē, tāpēc es došu Lienai
vārdu turpmākajiem darbiem šodien, un es ceru, ka patiešām būs vērtīgi. Un tikai vēl noslēgumā varu teikt, ka aicinu sekot līdzi arī mums citiem informācijām, jo mēdījpratības semināri un arī dažādas digitālās prasmes, tā skaitā pavisam vienkāršās, kā jūs zinat, e-rēķini un e-adreses, tās mums arī ir ieliktas šī gada semināru tēmās, tāpēc ļoti priecāsimies arī turpmāk jums pastāstīt par jauninājumiem un kā varbūt nepalaist garām kādus īpašus svarīgus ēpastus, no ko valsts pārvalde jums sūta. Tad Liene, dodu tavā pārvaldībā šo semināru. Paldies. Tad beidzot es iepazīstinu arī ar sevi, jo man pēc scenārija tagad tas bija paredzēts. Kristīna jau vairākas reizes minēja manu vārdu. Mans vārds ir Liena Valdmane. Ikdienā es esmu Biedrības Eiropas kustība Latvijā ģenerāla sekretāra, bet mana zinātniskā interese jau teju 20 gadus ir bijusi saistīta ar mēdījpratību. Un šis ir veids, kāpēc es to daru, tāpēc, ka mēdījpratībā ir ārkārtīgi daudz ļoti burvīgi mācību materiāli izveidot, ļoti burvīgi. Un šī ir viena no tām, ko ir izveidojusi biedrība Nītaureņi. Ja jums šī spēle patīk, jūs varat viņiem aizrakstīt un jautāt. Ideja ir pavisam vienkārša. Runājot par mēdījpratību, pirmais ir Gerda, es tev neiedevu, tev obligāti. Jā, tātad pirmais uzdevums ir pavisam vienkārši. Kurš no jums ir gatavs atbildēt tūlīt un tagad kaut uz vienu no šiem 3 jautājumiem? Nolasīt jautājumu un atbildēt. Kurš var? Mēs notestēsim mūsu NVO sektora mēdījpratības līmeni. Aiziet. Pirmkārt pasaka, kas tu esi un kuru organizācija? Esmu Alise no Latvijas cilvēktiesību centra. Un, man te ir viens no jautājumiem, kas ir interneta atkarība. Un es teiktu, ka interneta atkarība ir vēlme pastāvīgi lietot internetu un rīkus, kas ir ar to saistīti, piemēram, platformas, spēles, nespēja atrasties šeit un tagad, izbaudīt dzīvi, materiālo dzīvi. Fantastiski! Jūs atbilde vienam jautājumam. Tamara, es esmu no Radošas apvienības jauniešu pretes. Mēs strādājam klātien ļoti aktīvi ar jauniešiem, kas ir pārpublicēšanā. Ja? Es uzskatu, ka tas ir, kad ir viena un tā pati informācija nāk no vairākām platformām, varbūt pārpublicē vienu un to pašu. Tad pasniedz katra platforma kā savu, ja? Kā savu. Un tad mēs skatāmies, ka, es varētu tā, ja šo informāciju pārsūta un publicēt vairākas platformas, varbūt tam varētu uzticēties. Tad mākslīgi rada to sajūtu, ka tam var uzticēties. Jā, kur ir Gerda? Aiziet. Es esmu Gerda, esmu no biedrības Latvijas platforma attīstības sadarbībai. Un tas pirmais jautājums ir, kas ir informācija. Un informācija, es teiktu, ir datu ziņotāts apkopojums par kaut kādu personu lietu priekšmetu. Tu iegooglēji vai tu zināji pati šo? Super, ļoti labi. Paldies. Vēl kāda atbilde? Daniela? Esmu Danas Leitis no Kustmāja un Eiropai. Man jautājums, kas ir manipulācija. Man liekas, tas būtu, kad man ir kaut kāds mēģis, un es vienreiz saku daļu no tā mēģa. Tad jūs viņu apgrozīt citādāk, lai kaut ko izdarītu, reizinot pilno bildi, kas viņiem beigās varētu būt arī negatīva situācija. Jā, tāda manipulēt, lai kaut kādu viedokli ietekmētu un kaut ko izdarītu. Ok, jūs redzat, jūs visu zināt. Tas ir tas galvenais secinājums šai aktivitātei. Un tas ir īstenībā interesanti, jo patiesībā par mēdījpratību mēs tiešām zinām gana daudz, bet tajā brīdī, kad mums ir jāpieņem tie apdomīgie lēmumi, nav jādalās ar tiem datiem un jādara kaut kādas tādas apzinātas rīcības, tajā brīdī gan viss kļūst mazliet savādāk. Un par to, kas tad ir un kāpēc tā ir, mēs runāsim tūlīt mazliet dziļāk. Pirmkārt, mēdījpratība nav brīnum nūjiņa. Un tā ir lieta, par ko mēdījpratības eksperti, tostarp mēs ar Solvitu un citiem cilvēkiem, kas ar to strādā, par ko mēs tik ļoti dusmojamies, līdz ko kaut kas valstī noiet greizi, tā sākās, kur tad bija iedzīvotāju mēdījpratība, kā tad viņi šitādus stulbus deputātus ievēlēja, kā tad viņi noticēja solījumiem, kā tad tur vēl kaut kas. Tāda ļoti bieži mēdījpratība tiek pieminēta brīdī, kad patiesībā ir jau sekas. Un tad mēs sakam, tad to
tūlīt būs, tagad visi kļūsim mēdīpratīgi, un tad gan mēs dzīvosim daudz labāk. Mēdīpratība nav brīnuma nūjiņa. Mēdīpratība ir ļoti nopietnas domāšanas process, kurš ir iespējams tikai, ja mēs zinām, ja mums ir zināšanas, ja mēs spējam kritiski domāt un tā tālāk. Tā kā tie cilvēki, kur iet uz mēdīpratības kursiem, 2 stundu kursi un pēc kursiem saņem certifikātu un saka, reku, es esmu mēdīpratīgs, tie cilvēki neko nav sapratuši. Ar tādiem labāk nerunāt tālāk. Ja? Nākamais. Ļoti daudzi cilvēki saka, ka, un patiesībā tas ārkārtīgi sasaucās ar to, ko arī Solvita jums stāstīja, cilvēki negrib domāt paši. Mēdīpratības pamatā ir spēja pašam domāt. Un jaunākās visas mēdīpratības izpratnes saka, ka cilvēks pats ir aktīvs mediju lietotājs, mediju satura radītājs, un viņam pašam ir šī aktīvā loma. Ja pagājušā gadsimta vidū, kad strauji sāk izplatīties televīzija, bija mazliet cita pieeja, cilvēks tika uzskatīts par pasargājamu no šitās lavīnas, kas gāžas pāri, tāpēc mēs tomēr no tikiem līdz tikiem tikai skatījāmies televizoru un bija vēl kaut kas. Tagad ir uzskats paši gudri, paši izlemiet, paši noticiet, paši neskatieties vai skatieties, tā ir katra brīva izvēle. Tātad cilvēks pats ir spiests vai par laimi ir iespēja lemt pašam. Tas ir grūti, un tas ne visiem izdodas. Ja? Tās ir pirmās 2 atziņas. Tālāk, mūsdienu cilvēks, un es viju tādu tiltu, un jūs sapratīsiet pēc brīža arī kāpēc, mūsdienu cilvēks tiek pielīdzināts ne tam cilvēkam katedrāle, kurš bija izglītots, kurš bija zinošs konkrētos jautājumos, kurš tiešām bija eksperts, jo bija daudz šaurāks tas zināšanu apjoms un daudz šaurāks pratību apjoms, kas bija jāprot, lai būtu spējīgs šajā sabiedrībā dzīvot. Mūsdienu cilvēku Juris Binda, tas nav mans salīdzinājums, es aizņēmos to no viņa, pielīdzina tai otrai bildei, tai plānajai pankūkai. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām visu par visu, un tas plānums ir, jo plānāk, jo garšīgāk, tā teikt. Ja? Un ko tas nozīmē? Ka patiesībā nav tāda pamatīguma. Un viss tas, ko mēs šodien runājām, un arī par šīm sarežģītajām Ķīnas, Krievijas un dažādām citām lietām, lai cilvēks ar to spētu kaut kādā veidā strādāt ar to informāciju, nepietiek ar virsrakstu izlasīšanu. Ir jāzina kaut kas vairāk. Un, diemžēl, tas cilvēks pankūka, ātri ritinot visai ziņu lentai pāri, veido šo savu priekšstatu par to, kas notiek pasaulē, bieži vien tikai no bildēm vai tikai no ziņu virsrakstiem. Un tad vēl parādās tāds spēlētājs kā klikšķu virsrakstu veidotāji, kuri stāsta, ka noticis tur tas un uzlikuši vēl ļoti iespaidīgu bildi, un, protams, ka interesantāk jau izlasīt, ko tas Reiniks tur vai kāds, nevis tur iedziļināties kaut kādos svarīgos jautājumos. Tātad šis ir tas pirmais jautājums, kas mums kā biedrībām ir jāsaprot, un ko arī es ikdienā strādājot ar jauniešiem saprotu, mēs nevaram aiziet to grūto, smago ceļu un domāt, ka mēs visi tagad ļoti gribam veidot sevi kā katedrāli, vai ka mums tā katedrāle te katrs sēž. Visbiežāk pankūkas ir mums apkārt, un ar tām pankūkām mums arī ir jāstrādā. Es nemēģinu vulgarizēt, es vienkārši saku, ka tāda ir realitāte, jo mēs varētu uztaisīt tagad eksperimentu, un jūs man nosauktu 20 ziņu virsrakstus, kas ir jums galvās vai no nedēļas vai šodienas, bet tad, kad es prasītu sīkāk, jūs pa vienam teikumam katrs mēs varam atbildēt. Un tas nav tikai jums, es arī tāda pat esmu. Mūsu tā šausmīgā informācijas pārbagātība vienkārši dzen, un tad rodas bailes kaut ko neizlasīt, jo ja kolēģis kaut ko par to paprasīs un man nebūs viedoklis, un tā tas viss aiziet no dienas uz dienu. Mūsdienu sabiedrība šos cilvēkus pankūkus un arī tos, kuri nespēja domāt kritiski, viņus interesē tikai un vienīgi ātras, konkrētas atbildes. Un tā ir vēl viena lieta. Un to es jūtu ikdienā strādājot gan ar senioriem, gan ar jauniešiem. Cilvēki grib zināt, un man ļoti patika, kā Solvita pabeidz, ir slikti. Tu devi skaidru atbildi, ir slikti patiesībā. Ja? Atsaucos tikai uz to, ko tu teici. Bet principā tā galvenā ideja ir, ka mēs negribam saprast, ka procesi ir ārkārtīgi sarežģīti, ka procesus nevar izskaidrot vienā teikumā, ka ir par un pret, un vēl ir pelēks, un vēl ir mazāk pelēks, un melns, un balts, un vēl dažādas
krāsas, un līdz ar to viena sabiedrības daļa patiesībā sāk ticēt ļoti vienkārši izskaidrojamām lietām, un, manuprāt, spilgtākais piemērs ir plakanzemji, kuriem mediju pratība nepiemīt, jo viņi nelasa pārāk citu, viņi dzīvo savā plakanzemju burbulī. Pēc neseniem datiem apmēram 5% Amerikas jauniešu vecumā līdz 25 gadiem tic, ka tā zeme ir plakana, un pierādījumu veids ir ļoti vienkārši. Bija kāds Mārbla kungs, kurš devās ar lidmašīnu un ar līmeņrādi parāda, ka tā pumpa neiet tā, līdz ar to skaidrs, zeme ir plakana. Ļoti vienkāršs pierādījums. Šie mīti, kas izplatās un nostiprinās, patiesībā tie ir ārkārtīgi bīstami, jo Latvijas sabiedrība pēc pēdējā pētījuma, kas ir jaunākais mediju pratības pētījums, ir ļoti pakļauta ticēšanai visādām šādām lietām. Tur ir 85%, kas tic, ka politiķi viņiem visu nestāsta, un vēl dažādi citi dati. Ja? Tā kā ir tendence mūsu sabiedrībai uz šiem mītiem kaut kādā veidā pārāk tam ticēt. Bet tas ir Eirobarometrs par to, kāda ir Latvijas sabiedrības zināšanas par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem. Un Eirobarometrs pārbaudīja, uzdodot konkrētus jautājumus par, piemēram, vai cilvēki ir dzīvojuši vienlaicīgi ar dinozauriem. Ja? Un tas pierāda to, vai sabiedrība izprot vai neizprot. Un patiesībā apmēram 30% Latvijas iedzīvotāji tiešām domā, ka ir dzīvojuši vienlaicīgi, jo ir redzēti Flintstoni un viss pārējais. Ja mēs skatāmies kopumā pēc tā, tur tika uzdoti 8 jautājumi, un no 8 jautājumiem Latvija ir šeit, ārprātīgi maz jūs to varat redzēt, bet mazāk kā 5 pareizas atbildes uz šāda veida jautājumiem sniedza 33%. Mums ir, salīdzinot zem mums, protams, mēs varam priecāties, ka ir valstis, kur ir vēl sliktāk, ja, bet kopumā tas nav nekas iepriecinošs šie dati. Ja. Un vēl tas, par ko mēs šogad īpaši daudz runājam un priecājamies, par jauno jēdzienu, kas ir Oksfordas ieviests smadzeņu puve. Ko tas nozīmē? Tātad tas ir tas, kas notiek ar mums, ja mēs bezjēdzīgi rulējam to telefonu uz augšu, uz leju. Un patiesībā arī kopā ar šo terminu skaidrojumu nāk tas, ka zinātnieki ir vienojušies tādā diezgan jau deklaratīvā veidā, ka pārmērīga sēdēšana telefonā bojā mūsu smadzenes, punkts, bojā. Cilvēkiem kļūst grūtāk noturēt uzmanību, pazeminās koncentrēšanās spējas, rodas, protams, arī no tā visa vientulības sajūta, jo tev visu laiku it kā esi ar kādu, bet tai pašā laikā tās attiecības ir ārkārtīgi paviršas. Lai ar šo cīnītos skolās, piemēram, ļoti bieži mēs iesakām izmantot tādas pašlapas, kas tev ļauj analizēt, vai tu esi te un tagad pats ar sevi. Piemēram, mēs esam strādājuši ar tādiem pulksteņiem, tātad 40 minūšu laikā, un tu atzīmē katru reizi, ka tavas domas novēršās no tā, kas reāli stundā notiek. Ja? Un īstenībā ir ļoti interesanti paskatīties arī mums pieaugušajiem. Jūs sēžat šeit jau stundu, cik reizes šīs stundas laikā jūs padomājāt, jāizrakstā, jāpaskatās, kas Delfos, varbūt kāds ēpasts un vēl kaut kas. Ja? Šis ļoti labi parāda, ka īstenībā mēs ārkārtīgi esam ļoti daudzās vietās. Tad mums ir arī vesela tādas anketas, ko jauniešiem lūdzam aizpildīt. Piemēram, ko tu dari pirms stundas, ko tu dari stundas laikā, ko tu dari pēc stundas, lai jaunieši saprastu, ka bieži vien viņi skolā patiesībā pēdējā vietā ir tas, ka viņi mācās vai mēģina izprast kaut ko, kas tur notiek, bet skola ir vainīga pie visām nebūšanām pēc tam tik un tā. Tas nekas, ka tu neesi pat klausījies, tu neesi mēģinājis izpildīt uzdevumu, tu neesi meklējis papildus informāciju, tu neesi pateicis
liekas, ka tu kaut ko nesaproti. Tā kā patiesībā mēdīji mums nemitīgi ir tāds kā glābiņš, brīdī, kad mums šķiet, ai, te ir par garlaicīgu, ai, es ātri paskatīšos. Mums ir šīs atkarības, mums ir šī vēlme paslēpties šajā milzīgajā informācijas okeānā un tur arī pavadīt diezgan ilgu laiku. Tātad atceraties, mūsu uzdevums ir cīnīties ne tikai pret dažādiem režīmiem, bet arī pret mūsu pašu smadzeņu puvi, kas ir visam tam pamatā, un arī tajā brīdī mēs kļūstam, protams, ietekmējami un ar mums var manipulēt. Un tagad es jums lūkšu piedalīties mazā testā. Būs tikai 8 jautājumi. Atbildes ir A, B vai C. Jums varat rakstīt telefonā tās atbildes. Vienkārši atveriet vaļā, vai ja ir pildspalva, tad rakstat tā. Jo tas, kas ir ļoti interesanti, es arī lasīšu, jau, lai tie, kur neredz, lai nav jāpiepūlas, ir ļoti interesanti tas, ka vēl viena tendence Latvijas sabiedrībā, un tas ir tas, ar ko mēs kā NVO arī ikdienā saskaramies, cilvēki netic, ka mēdīji ietekmē viņu uzskatus. Un tā ir ļoti interesanta, manuprāt, tendence, ka cilvēkam šķiet, un viņš ar putām uz lūpām apgalvo, ka tas, ko viņš domā par notiekošo, ir viņa paša domas. Sapratāt, kur ir tas absurds. Viņam nevar būt domas par brīvības pieminekļa notikušo, jo viņš tur nebija, viņš nezina neko, bet domas viņam ir, un viedoklis viņam ir, un kurš ir vainīgs, viņš zina. Ja? Un tad arī rodas šie komentāri. Ja? Patiesībā pirmais, kas mums ir jāizdara, mums ir jāapzinās, ka mēdīji ietekmē to, ko mēs domājam, un mēdīji konstruē to mūsu pasaules uztveri. Un tad, kad mēs to apzināmies, mēs arī daudz rūpīgāk pret mēdīju vēstījumiem sākam izturēties. Pirmais jautājums. Tie nav manis veidoti jautājumi, tas ir no Factfulness, Hans Roslinga grāmata, joprojām pieejama, varat pārbaudīt. Viņš cenšas parādīt, ka jo gudrāki cilvēki, jo sliktākas atbildes. Un tāpēc es arī to gribu izdarīt ar jums, kas ir Latvijas elita, un paskatīsimies, kā mums iet. Pirmais jautājums. Cik procentu meiteņu valstīs ar zemu ienākumu līmeni mūsdienās pabeidz sākumskolu? Tātad tīrs izglītības jautājums. A 20, B 40, C 60. Cik procentu meiteņu valstīs ar zemu ienākumu līmeni mūsdienās pabeidz sākumskolu? A, B vai C? Ir. Otrais jautājums. Kur dzīvo lielākā daļa pasaules iedzīvotāju? A. Valstīs ar zemu ienākumu līmeni, B. Vidēju, C. Augstu. Ejam tālāk. Pēdējo 20 gadu laikā pasaules iedzīvotāju daļa, kas dzīvo absolūtā nabadzībā, ir A. Gandrīz divkāršojusies, B. Palikusi aptuveni tāda pati, C. Sarukusi gandrīz uz pusi. Tātad A, B vai C. Tas ir gan proporcionāli, gan skaitliski. Pasaules iedzīvotāju daļa. Tu vari teikt 50% vai puse. Okay? Ceturtais. Kāds ir vidējais paredzamais mūža ilgums pasaulē? A. 50 gadi, B. 60 gadi, C. 70 gadi. Vidējais paredzamais mūža ilgums pasaulē, bet pasaulē. Līna, kāpēc tu smaidi? Tagad es zinu visas atbildes. Okay? Un vēl tikai 4 jautājumi. 5. jautājums. Tātad pasaulē dzīvo 2 miljārdi bērnu vecumā līdz 15 gadiem. Cik daudz šī vecuma bērni pēc ANO prognozēm būs 2100. gadā? A. 2 miljārdi, tātad tikpat, B. 3 miljārdi, C. 4 miljārdi. 6. Cik procentiem pasaules iedzīvotāju ir pieejama elektrība? A. 20, B. 80%, C. 50%. Septītais. Kā pēdējos 100 gadu laikā ir mainījies ikgadējais dabas katastrofās bojā gājušo skaits? A. Vairāk nekā divkāršojies, B. Palicis aptuveni nemainīgs, C. Samazinājies vairāk nekā uz pusi. Un pēdējais jautājums par dzīvnieciņiem. 1996. gada apdraudēto dzīvnieku sarakstā bija tīģeris, lielais panda un melnais degunradzis. Cik sugām no šīm 3 izmiršanas risks šo gadu laikā ir pieaudzis?
A nevienai, B vienai, C divām. Ok. Un te ir atbildes. Pareizā atbilde. 1 C, 2 B, 3 C, 4 C, 5 A, 6 B, 7 C, 8 A. Kuram no jums ir 8 pareizas atbildes? Kuram no jums ir 7 pareizas atbildes? Kuram no jums ir 6 pareizas atbildes? 6. Abām jums ir. Ja? Tiešām ir 6 pareizas atbildes. Fantastiski, jūs saņemat tiešām dāvanu, kā solīts. Koki, jo medīpratība aug no saknēm, un putni, jo par to ir daudz jārunā. Lūdzu. Lūdzu. Redzat, pārējiem ir 5, 4, un kuram ir 4? Ja? Kuram ir neviena? Aha, kuram bija viena? Jā. Nu, īstenībā tas, ko saka, šis ļoti labi parāda, ka mēs īstenībā nezinām, kas notiek pasaulē. Mums visu laiku liekas, ka viss ir ļoti slikti, viss ir šausmīgi slikti. Patiesībā situācija ir daudz labāka, un atbildot uz šiem jautājumiem nepareizi, jūs vienkārši parādat to, ka jūs esat ietekmēti no tiem ziņu virsrakstiem. Meitenes ir jaunas, kurām bija daudz pareizu atbilžu, jūs dzīvojat vēl mazliet rožainākā pasaulē, acīm redzot. Ja? Bet īstenībā grāmata ļoti interesanti, tiešām iesaku izlasīt. Par ko tas viss liecina? Tajā brīdī, kad mēs strādājam ar cilvēkiem, un te ir tas, ko Linda burvīgi iesāk ar piemēru no brīvības pieminekļa, ka, ja mēs domājam, ka visi cilvēki semināru noklausoties kļūst gudrāki, tad tas ir absurds apgalvojums jau pašā saknē. Jo ko mēs visbiežāk viens ar otru darām, mēs iedodam kaut kādus datus, pastāstot, ka reku 40%, 70% šogad, pagājuši gadu vēl kaut ko, un tos datus iekļaujam kaut kādā informatīvajā stāstījumā. Bet tas vēl neko nenozīmē, jo viss tas, ko mēs pastāstām, ir atkarīgs, vai cilvēkam ir zināšanas par šo jomu. Pretējā gadījumā jūs jebko varat pastāstīt. Jo, ja man nav zināšanu, es māšu ar galvu, smaidīšu un domāšu, vai cik tas lektors labi izskatās. Un tas ir viss, ko es varu tajā brīdī saprast. Un otra lieta, kāda ir mana līdzšinējā pieredze. Jo zināšanas bez pieredzes arī neveido izpratni par jautājumiem. Ja? Un tātad, kas notiek? Tikai beigās rodas gudrība, jeb tas kritiski domājošais cilvēks. Ja tā visa nav, un mēs vienkārši pasakam, reku demolēja tā komanda pie brīvības pieminekļa, mums ir iedots viens dats, ko mēs darām, mēs uzreiz sataisam kaut kādu iespējamo, jā, tie vienmēr ir vandāļi bijuši, policija ir sēdējusi rokas klēpī salikusi, jo mēs neko nezinām patiesībā. Un mēs uztaisam to vienradzi no tā, kas mums ir iedots, tas mazais graudiņš. Sapratāt, līdz ar to Es arī kādreiz biju ļoti enerģiska, un man likās, es vienreiz aizbraukšu uz skolu, un es tiem jauniešiem pastāstīšu, un viss mainīsies, un viņi dzīvos savādāk. Un es atbraucu pēc gada, un es saprotu, nav kaut kas, nav sanācis tas viss. Tas nozīmē, ka pirmkārt mums ir jāsaprot, ka darbs ar sabiedrību ir nemitīgs. Un tas ir jāliek, nevis mēs tagad izsūtījām relīzi, un tur taču viss ir redzams, ka reku nevajag šito, vajag vēl kaut ko. Iespējams, ka trūks šitais. Mums ir jāstrādā te pa vidu. Ja? Tas ir tas svarīgākais. Un kritiskā domāšana Latvijas sabiedrībā ir tāds jēdziens, par ko visi runā, bet jautājums ir, ka brīdī, kad mums ir pašiem jāsāk kritiski domāt, vai mēs katrs pats varam teikt, ka mums šī domāšana vispār piemīt, uztaisam mazo mērījumu. Ja jums šķiet, ka jums ir kritiskā domāšana šitā, rādiet šitā, ja galīgi slikti šitā, bet varbūt arī pa vidu. Esam publiski, šito nofilmēs, un tad jau būs labi. Kā jums liekas, cik kritiski spējīgi jūs esat domāt? Droši? Jā. Vidējs vai mazliet virs. Mēs esam ļoti paškritiski. Ja es prasu, piemēram, senioru grupām, pie kurām es šobrīd dodos, viņi visi domā pilnīgi kritiski. Tas nekas, ka viņi ir apkrāpti un viss kaut kas ir noticis. Un arī jaunieši patiesībā ļoti viņiem šķiet, ka viņi visu, ka viss ir kārtībā. Ja? Tā kā jūs varat mazliet paškritiku to darījāt, bet kritiskā domāšana ir pamats medīpratībai. Tāpēc arī teicu, nav iespējams teikt, ka 2 stundas kursos par
medijpratību, jūs esat medijpratīgs. Medijpratība rodas, ja mums ir zināšanas un mums ir kritiskā domāšana, kas ļauj tās zināšanas izvērtēt. Pretēji kritiskai domāšanai, kas ir šī nemitīgā jautāšana, kā tu to zini, vai tu to zini, kāpēc tu tā domā, no kurienes tev ir šī informācija. Tātad kritiska domāšana prasa laiku. Nemitīgi jautāt, nemitīgi salīdzināt un nemitīgi analizēt līdzi, kas ir gana sarežģīts process. Tāpēc ir daudz vieglāk ticēt tam, ka ir Ziemassvētku vecītis, kas nes dāvanas, kad ir zobu feja, kas nes naudiņu par zobiem, ka melns kaķis nosaka to, kā mums šodien veiksies, ka zeme ir plakana, ka Volts Disnejs nav miris, bet sasaldēts, ka Somija neeksistē, Austrālija arī ir tikai kino iekārtots paviljons. Ja? Tā tad ir ļoti daudz šo cilvēku, kas vienkārši ārkārtīgi ātri un vienkārši grib šīs lietas saprast. Ja? Un ja jums šodien ir uzvilkts sarkans, tad jums veiksies, ja jums nav sarkans, tad skaidrs, ka neveiksies un tā tālāk. Sabiedrības daļa, kas šādi domā, ir ļoti plaša. Un tas ir izvēļu jautājums. Cilvēki bieži vien saka, bet tā jau ir tik grūti dzīvot. Ko jūs vēl gribat, lai es tur lasītu vai kaut ko darītu? Un tad tā mana atbilde jums, kā NVO vadītājiem, jo jūs esat ļoti elitāra publika, kā jau es teicu, ir tas, ka individuālā līmenī, lai jau tā tante vai onkulis vai meitene domā, ko grib. Bet brīdī, kad sabiedrībai ir jāpieņem būtiski lēmumi, kā rīkoties brīdī, kad ir jāvakcinējas, kā rīkoties, ja sākas karš, kā rīkoties, lai mēs būtu noturīgi pret dezinformāciju, tajā brīdī ir nenormāli svarīgi, lai apkārt būtu kritiski domājoši cilvēki. Un viņi nevar tā vienā brīdī ieslēgt šo domāšanu. Ja tā nav attīstīta, viņas vienkārši nav. Ja? Es domāju, ka jūs saprotat, par ko mēs runājam. Tas ir ļoti izaicinoši, bet cilvēkiem šitais ļoti nepatīk. Jo tad, kad mēs runājam par to, ka izvērtēsim, cik kritiski mēs domājam, cilvēki kļūst dusmīgi patiesībā. Jo ko tu jūs domājat, ka es nedomāju? Ko tad jūs te tagad vispār? Ja? Tā kā mums ir jāsaprot, ka ļoti lielu pretreakciju šo jautājumu analīze varētu notikt. Lūk, un kāpēc cilvēki nedomā kritiski, to visu var nelasīt, ir ļoti vienkāršs iemesls. Pirmkārt, nav laika, un otrkārt, negribas. Tieši tik vienkārši. Ja? Un tajā brīdī, kad mēs no bērnības neesam to darījuši, un mums nav gribējies, un mūsu vecākiem to negribas, un mums apkārt arī nevienam to negribas, ir ārkārtīgi neticama iespēja, ka kāds tagad pats sāks domāt kritiski. Ja? Tas ir process, tas ir izglītības process, tās ir sarunas ģimenē, tie ir jautājumi, kurus mēs uzdodam bērnam, kurus mēs pārunājam ar bērnu. Tas viss notiek šādi. Un trakākais ir tas, ka mēs arī bērniem esam iemācījuši to, ka uzreiz rēģēt agresīvi. Jo ļoti daudz sarunās par to, skolās ir zudis atbalsts Ukrainai tādā mērā, kā tas ir bijis kādreiz. Un tad, kad tu parunā ar jauniešiem, kāpēc ir tāda agresija, ka nevajag palīdzēt. Mamma teica, ka mums jau tā pašiem nav naudas, un tagad vēl mēs te visu atdodam. Un tagad es tam bērnam prasu sīkāk, viņš jau pat nerunā. Viņam tā agresija ir tāda, ka nevajag par to runāt. Tā ir un fakts, es tā domāju un miers. Ja? Līdz ar to mēs, es domāju, katrs savā ikdienā ar to jautājumiem saskaramies un redzam to visu. Lūk. Un tad par medijpratību runājot, Latvijā par medijpratību atbild kura ministrija? Kurš zina? Ne, tas būtu loģiski, bet tā nav. Kultūras ministrija ar šausmīgi mazu piedēklīša finansējumu, smieklīgu vienkārši. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka mediji ir kultūras ministrijas pakļautībā. Līdz ar to arī medijpratība ir atdota nevis izglītības, un īstenībā negrib neviens ar to ņemties, jo tas ir tas brīdis, ko Inese ļoti labi iesāka. Medijpratība ir atstāta fondu ziņā patiesībā. Amerika ir kaut ko devusi, Britu padome ir devusi, šodien Nīderlanda kaut ko dod. Tā kā valsts uzskata, ka kāds jau pastāstīs tiem iedzīvotājiem par šito visu. Ja? Bet kultūras ministrija taisa pētījumus, un tā gan ir viena laba lieta. Un pagājušā gada decembrī, tas ir nu pat, ir iznācis Nepal jaunākais pētījums par sabiedrības medijpratību, kur, protams, ir 190 lapas un datu ir ļoti daudz. Es šodien parādīšu tikai 4 slaidus, kuri ir, manuprāt, ļoti būtiski zināt. Tātad, pirmkārt, Latvijā internetu ikdienā lieto 1,5 miljonus, pat mazliet vairāk.
Un kas ir interesanti, ka pie tiem internetu lietotājiem ir pilnīgi skaidrs, ka ir saskaitīti klāt jau pat 3-gadīgi bērni. Tas nozīmē, ka ir divas tendences. Pirmkārt, aizvien vairāk seniori lieto internetu vecuma grupā līdz 74 un pat vēl vecāki, un aizvien mazāki bērni. Tātad lietotāju skaits paplašinās. Un domājot par digitālo demokrātiju, kurā tad būtu jāiesaista visas šīs grupas, ir ļoti būtiski par to atcerēties. Ja? Ko cilvēki pēdējā gadā visvairāk dara internetā? Tas ir vienkārši viena fakta dēļ, es to rādu, jo, protams, augšpusē 82% saņem un sūta e-pastus, internetbankas pakalpojumus, izmanto, skatās sociālos mēdījus, bet, kas ir ļoti interesanti, 19,2% ir parakstījuši kādu tiešsaistes iniciatīvu, piemēram, Mana balss. Tas nozīmē, ka digitālā demokrātija, jo tie pārējie ir vienkārši digitāli rīki un iespējas, reku viņa ir, un it kā nav par ko sūdzēties. 19,2%, tas nav slikti. Vai ir kāds komentārs šī brīdī? Kā jums liekas? Nu, labi, slikti, nu kaut kāda Man arī bija šoks par to. Un es tieši tāpēc gribēju to no jums dzirdēt, jo 19,2%, ja mēs, nu labi, godīgi, uztaisam ātro, kurš no jums pagājušajā gadā parakstīja kaut vienu iniciatīvu Mana balss? Nu labi, nu klausieties. Nu loģiski, jūs arī tad esat tie procenti. Nu, bet man vienkārši nešķiet, ļoti, ļoti liels procents, jo tad jau tur tās balsis būtu savāktas stipri vairāk. Ja? Nezinu, kāpēc es to gribēju parādīt un diskutēt, ka, manuprāt, varbūt liela sabiedrības daļa, kur atbildēja, pat nesaprata jautājumu. Viņiem labāk likās teikšu jā, jo jā vienmēr ir labāk kā nē patiesībā. Bet, ja mēs šādi ņemam, tad ir labi, ir ar ko strādāt. Šitie ir tie, kur ir gatavi visu parakstīt. Nākamais. Cik regulāri pēdējā gada laikā, lietojot sociālos mēdījus, esat veikusi vai veicis tālāk minētās darbības? Tātad tur lietojas darba ietvaros, sekojas grupām un tā tālāk. Un šeit atkal ir ļoti interesanti. Sociālajos mēdījos pievienojos un aktīvi sekoju grupām, kurās notiek apmaiņa vai diskusija par sabiedriski vai politiski nozīmīgiem tematiem. Un šeit pēdējais ir, ka pats piedalos, tātad sekoju un piedalos. Un paskatieties, ļoti bieži, ārkārtīgi maza sabiedrības daļa, bet bieži 10,3% seko, paši piedalās 6,4%. Šad un tad arī liels procents, ļoti reti, un nekad lielākais procents. Mēs varētu teikt šausmas, ļoti, paskaties, nekad nepiedalās 46%, cik pasīva sabiedrība, bet es gribētu te uz to pozitīvo paskatīties, jo bieži un šad un tad šitais procents nav slikts, te ir atkal kaut kādi 30%. Šad un tad nozīmē, ka viņš izsakās par tēmām, kuras viņam ir svarīgas, nevajag par visām izteikties. Ja? Tā kā te atkal pierādās, ka digitālai demokrātijai ir vieta mūsu ikdienā. Ejam tālāk, kārtējā Miglas bildīte. Tātad, te tiek doti apgalvojumi un lūdzu pasakiet, vai jūs tiem piekrītiet vai nepiekrītiet. Ja? Un šeit ir interesanti tas, ka patiesībā parādās, ka sabiedrībā nav viennozīmīgs viedoklis par diezgan būtiskiem jautājumiem. Un es pateikšu tikai divus piemērus. Piemēram, ir normāli un pieļaujami, ka mediju uzņēmuma īpašnieks nosaka, par ko un kā viņam piederošajā mēdījā strādājošiem žurnālistiem ir jāstāsta. Un to, ka piekrīt šim apgalvojumam, tātad, kad īpašnieks nosaka, ko rakstīt, piekrīt 45,5% Latvijas iedzīvotāju. Tas, manuprāt, ir crazy. Ja, tātad, tas ir normāli, ka Lemberga kungs, kuram pieder, pasaka, kā ir jāraksta par lietām. Ja? Un šo pētījumu, tas ir visur publiski pieejams, paskatieties, tur tiešām nāk ārā gana interesantas lietas. Un pēdējais sasaucas ar to, ko Solvita Denes Liepniece jau teica par uzticēšanos. Mēs joprojām esam valsts, kurā mēs neusticamies nekam. Mēs neusticamies, visaugstākā uzticēšanās ir, redz, joprojām tomēr tai bruņotajiem spēkiem un valsts policijai. Linda, nav vēl tie jaunākie dati mums, ja? Bet principā viszemākā uzticēšanās ir valdība, saima, valsts pārvalde un partijas. Ja? Ļoti zema. Mums nebūtu jāuztraucas tad,
ja mums nebūtu uzticēšanās tikai institūcijām. Mums ir ļoti zema uzticēšanās kaimiņiem, draugiem, ģimenei. Mums ir problēmas arī šajos līmeņos. Un mēs pagājušajā gadā īstenojām projektu par uzticēšanās pavadienu skolās, un bija ļoti skumji. Jo skolēni neuzticas skolotājiem, skolotāji neuzticas skolēniem, skolotāji neuzticas administrācijai, administrācija neuzticas skolotājiem. Tas ir tāds apburtais loks. Mēs vispār uzskatām, ka tas otrs ir tāds ļaunuma iemiesojums un noteikti darīs ko sliktu. Nu, lūk, un tagad ir tā vienkārša atbilde, ar to es arī tūlīt noslēgšu. Tā ļoti vienkārša atbilde, kāpēc Sovietu krati galvu? Tu zini vienkārši. Jā, augstāk. Jā, tas šitais būs kā joks man patiesībā viss. Jo cilvēki bieži vien, tad, kad mēs sāku strādāt un runāt par mediju pratību, saka, nu dodat mums to ātru atbildi, kā Latvijai ir. Un tad es saku, nu pagaidi, nu nav vienas atbildes, ir jāiedziļinās, ir jāskatās dažādi griezumi, ir dažādas mērķu grupas, dažādi vecumi, dažādas zināšanas. Bet ir viens indeks, maģiskais indeks, kurā mēs esam ierindoti. Šajā indeksā ir arī plusi. Es saprotu, kā jebkuru dati, tas ir jebkurus datus mēs varam interpretēt, bet kāpēc es šo indeksu rādu? Jo viņš, manuprāt, ļoti veiksmīgi parāda, no kā veidojas medijpratība. Kas tiek mērīts? Tiek mērīta preses brīvības indeks, tad viņi ņem indeksus gatavus, viņi paši neko neaptaujā. Preses brīvības indeks, viņi skatās izglītības rādījumus, pie tam gan lasīt prasmē, gan matemātiskajā zinātnes pratībā, matemātikas prasmē un augstākās izglītības ieguvušo skaits. Manuprāt, fantastiski tas parāda, ka mediju pratība ir kaut kas gan sarežģīts. Tad viņi ņem uzticēšanos, 10% no indeksa veido uzticēšanās, un tad viņi ņem e-demokrātiju. Tātad kādas e-demokrātijas formas ir pieejamas? Un kā jums liekas, kurš jau pamanīja, kurā vietā ir Latvija? 18. Un mēs katru gadu par vienu kāpjam uz augšu. Tā ir labā tendence, jo man bija ar kaut ko labu jānoslēdz. Protams, ka ja mēs paskatītos, viņi sarindo arī pēc krāsiņām, tur ir valstis ar ļoti augstu mediju pratību vidēju, nu mēs esam tajā vidējo mediju pratības grupā. Ja? Bet paskatoties pa punktiem, jūs tagad, nu to būs grūtāk redzēt, bet te ir ļoti spēcīgs viens virziens. Latvija ir šeit, 18. Tātad no 100 punktiem preses brīvība mums ir 55 punkti, preses reportieri bez robežām mums ir iedevuši 61 punktu, lasīt prasmi 54 punkti, zinātnes pratība 55, matemātiskā pratība 57. Nu, jūs redzat, mēs visur esam, un viszemāk mums ir uzticēšanās. Tur mums ir tikai 40 punkti no 100. Ja? Tātad patiesībā šis uzticēšanās rādītājs arī mūs velk uz leju. Manuprāt, ļoti interesanti, šie dati ārkārtīgi korelē ar datiem no OECD, nu pat pētījumu par pieaugušo pratībām. Bijāt uz prezentāciju vai paskatījāties? Ļoti interesants pētījums. Viņš nav vēl publicēts viss, bet pētījumā tika ņemti pieauguši cilvēki, pie tam nenormāli liels skaits. Man liekas, 8000. Nu, kaut kāds ļoti, ļoti liels. Un cilvēkiem tika pārbaudītas reāli lasīt prasmes, cik pieaudzis cilvēks spēj saprast tekstu, problēmu risināšanas prasmes un matemātikas prasmes. Un rādītāji ir tādi, kādi ir. Es par tiem šodien nerunāšu. Pēdējais slaids. Kāpēc es raugos cerīgi? Tātad pirmkārt atceraties no šīs dienas. Mums ir 18. vieta, mēs nemaz neesam tik sliktā vietā, tad to ir viegli atcerēties, 18 gada pilngadība, man likās tas tā asociatīvi. Un otra lieta, ka Eiropas Savienība šobrīd izvirza digitālo demokrātiju kā prioritāti. Ir no mūsu parlamenta deputātiem arī ir daudzi, kas aizstāv šo ideju un dodas un skaidro un darbojas, bet digitālā izglītība, prasmes un līdzdalība caur digitālajiem rīkiem ir Eiropas Savienības prioritāte. Šobrīd tiek atvēlētas tiek veidotas gan mācības, gan parakstīta virkne dokumentu, gan sabiedrība izglītota, mudināta un dažādi citādi stiprināta. Tā kā es domāju, ka šī digitālā demokrātija neizbēgami ir šodiena un ir rītdiena.
un to, kā mēs praktiski jau šobrīd ar to darbojamies. Pēc mazas kafijas pauzes mēs arī dzirdēsim no 5 fantastiskām biedrībām, kuru pārstāvji ir mūsu vidū jau, jo ir rīki, kurus mēs ļoti aktīvi demokrātijas procesu stiprināšanai izmantojam jau šobrīd. Tā kā paldies, kafijas pauze, un tiekamies pēc 10 minūtēm šeit pat. Mēs uzrunājām daudzas biedrības, bet šodien jūs redzēsiet 5 labākās, kuras izturēja konkursu, iesniedzot savas idejas un par to stāstot. Šodien mums izpaliks Pilsoniskās alianses viens rīks, kur bija plānots prezentēt, bet piekrituši un izturējuši konkursu šodien ir Delna un Agnija Birula arī aicināšu kā pirmo runātāju. Tad Lapas runās par saviem IT-rīkiem, tad Dots Dace, tu esi šeit, jā, tad klubs Māja par Miro un beigsim, lai pēc iespējas uzjundītu jūsu pozitīvismu, kas būs radies pēc šīm 4, lai ieturētu šo pesimisma līniju, kas jau 2:00 ir sākusies, Radi Vidi pats par slikto pieredzi, izmantojot digitālo demokrātiju un stiprinot to. Katram runātājam ir 10 minūtes apmēram, varat runāt minūtes ilgāk, varat runāt arī mazliet ātrāk, pārējie aktīvi klausās, uzdod jautājumus, nebūs iespēja praktiski darboties, un tagad te visi kopā to darīt, bet ja ir interesi, noteikti varat viens ar otru kontaktiem samainīties un tikt pie praktiskām ziņām. Agnijas, skatuve ir tava. Paldies! Tie, kuri jau gatavojas brīvdienu braucienam, bet pirms tam tās nelielas ieskats no Delnas, tad runājot par digitālo demokrātiju, ko mēs Delna darām savās interešu aizstāvības aktivitātēs un tas, ko mēs esam izdarījuši, tad kas ir tas, ko, teiksim, arī citas organizācijas var izmantot arī tālāk. Un jā, mēs atsaucāmies Lienas konkursam, iesūtījām atbildes, saņēmām Augsti punktu skaitu, un te nu jūs esat. Jā, un tagad es mēģinu saprast, kā man tikt. Tagad tu tik uz apakaļ. Es teku uz priekšu, jā. Un te ir mazliet tāda, runājot par digitālo demokrātiju, kā to Delna dara priekš savas darbības. Mums tie galvenais ir dati, kurus mēs dabūjam un tālāk izmantojam, gan pamatojot kaut kādu viedokli, gan izstrādājot tālāk rīkus, kuri paši kaut kā tur saliekas kopā un sanāk skaists rezultāts. Un šie ir tie tādi būtiskākie, kas ir mūsu darbā. Mēs skatāmies dažādas datubāzes, kuru varbūt nevar nosaukt tā kā rīku, bet ir jāsaka tā, ka šīs datubāzes pēdējā laikā ir palikušas lietotājiem draudzīgākas, un viņas jau var uzskatīt par rīkiem, jo tur var daudz ko atlasīt, var filtrēt un sanākt arī beigās labi rezultāti. Un šīs ir tādas kā būtiskākās. Mēs izmantojam valsts amatpersonu datubāzi, lai skatītu par to, kādas valsts amatpersonas, kas ieņem amatus dažādās iestādēs, tad ministrijās, saimā, kā viņi, teiksim, informācija par šīm amatpersonām, kur viņa strādā, kādi ir viņu amati, kas viņiem pieder, kādi ir arī viņu radinieki, pieaugušie, kas ir sieva, vīrs, laulātie, vecāki un tādas lietas. Un šī informācija mums ir svarīga tāpēc, ka mēs pēc tam to saistam ar citām lietām. Tad mēs skatāmies arī korupcijas novēršanas apkarošanas biroja mājaslapā ar tādu datubāzi, kas ir partiju finansējums, kas atklāja arī partijām ziedoto naudu, ko ir ziedojis ik viens. Tur parādās arī partijas biedru naudas, kas ir bijušas iemaksās, parādās arī tas finansējums, kas ir saņemts no valsts un arī visi citi ziedotāji. Tā ir arī tāda datubāze, kas pēdējā laikā ir palikusi draudzīga. Tur ieejot tieši iekšā uzklikšķinot uz konkrētās partijas, var tālāk apskatīties gan kādi ir bijuši partija ieņēmumi pēc biedru naudām, pēc ziedotājiem un citi maksājumi, kas arī var parādīties kā pakalpojums. Mēs skatāmies arī šo nelikumīgo partiju finansēšanas gadījumus. Tur mēs arī skatāmies saistībā ar šo partiju ziedotājiem no korupcijas novēršanas apkarošanas datubāzes, arī neizskaidrojumu līdzekļu dati, amatpersonu deklarācijas. Tās ir varbūt tādas kā lielās lietas, kuras mēs meklējam ļoti dažādās datubāzēs. Nejot tālāk, arī liela lieta, kam mēs pievēršamies, tās ir ne tikai valsts amatpersonas, bet publiskie iepirkumi. Un šeit ļoti mums labi noder publisko iepirkumu datubāze, kas pieder publisko iepirkumu uzraudzības birojam. Un skatoties šajā datubāzē, mēs parasti skatāmies šādas lietas, kas ir minētas šeit, izmaiņas līgumā, vairāk kā 3 grozījumu paziņojumi, mazs saņemto piedāvājumu skaits.
Un šur arī viss ļoti vienkārši, jo ieiet tā datubāzē šīs lietas, kas kaut kādā veidā varētu būt sarkanais karoks, nepatīkams, varētu radīt kaut kādas aizdomas, viņam jau parādās izsaukuma zīmīta karodziņš, līdz ar to turpat. Un tad tikai vienkārši atlasīt pēc kaut kādām šīm kritērijiem, un jums visi viņi skaisti rindiņā parādās. Un te ir vēlreiz uzskaitījis tas, par ko es jau iepriekš runāju, šīs politisko partiju finansējums arī ar visām saitēm, ja ir vēlme tā prezentācija var tik nosūtīta tālāk, kur var arī apskatīties. Un vēl viena lieta, tie ir patiesā labuma guvēji, kas ir uzņēmuma reģistra mājaslapā un reģistrētie uzņēmumi, lai paskatāmies citreiz, kad, piemēram, ir kaut kāds publiskais iepirkums un tur ir arī uzņēmumi minēti, tad mēs paskatāmies, kas ir tas uzņēmums, kad viņš ir dibināts, kādi ir tie patiesā labuma guvēji. Un tad mums ir šie te visi dati, bet, protams, viņi ir ļoti dažādās datubāzēs, viņus nav iespējams tā visus salikt kopā. Tas ir mūsu eksperta pētnieka darbs, kas apskatot datubāzes, izvelk vajadzīgo informāciju un mēģina arī kaut ko atrast. Un tas ir veids, kā mēs izsekojam šo politisko godaprātu, amatpersonu godaprātu un veicam arī šo pilsonisko uzraudzību no savas puses. Un ir arī bijuši gadījumi, kad arī kaut kāda negodprātība arī ir novērota, un tad vienkārši ir lielāks padziļināts darbs, lai to izpētītu tālāk. Šie ir arī papildus avoti tām datubāzēm, ko mēs jau apskatījāmies, kas arī ir interesantas. Uzņēmumi nodokļu parādnieki, deputātu atalgojums, uzņēmumi nodokļu parādnieki. To var arī interesanti apskatīties saistībā ar publiskajiem iepirkumiem, vai tie uzņēmumi, kas piedalās kaut kādos konkursos, gūst uzvaras, kādi viņiem negūst uzvaras, kādi ir viņu parādi. Maksātnespējas datubāze, arī amatpersonu valsts ieņēmumu dienesta datubāze par pārkāpumiem, kas lielākoties ir, ka viņi neiesniedz savas deklarācijas. Un vēl viena tāda laba datubāze, kuru mēs izmantojam, lai pētītu amatpersonas, ir korupcijas novēršanas apkarošanas birojā datubāze, kur ir uzskaitīti tie pārkāpumi, ko amatpersonas ir darījušas, kur viņām ir bijuši kaut kāda interešu konflikta situācija. Piemēram, ir kaut kāds amats, arī kaut kur citur un nav saņemta atļauja amatu savienojumībai. Tur tas viss arī tajā datubāzē arī ļoti ērtā veidā ir atrodams, un arī pie katra tā soda pārkāpuma ir arī minēta summa, kas tam cilvēkam ir bijusi jāmaksā. Un arī par runājot, kā mēs izsekojam līdz Saeimas likumdošanai, tad tagad ir Saeimas mājaslapā tāda ļoti laba lieta, kas ir pēdējā laikā uzlabojusies. Tur ir aktuālie likumprojekti, uz kuras izejot atveras Saeimas mājaslapa un parādās visi aktuālie, kuri šobrīd tiek skatīti Saeimā. Un labā lieta ir tāda, ka tur ir tādi, kas tiek skatīti parastajā kārtībā, un tad tādi, kuri ir, teiksim, īpaši pātrināti tiek skatīti, vai arī tur, nezinu, tuvojas iesniegšanas termiņi, tad tur parādās arī izsaukumi un mazo karodziņi, kas organizācijām, kas seko tam līdzi, ieiet mājaslapā, ja viņi redz kaut kur karodziņu pie konkrētā likumprojekta, tad var redzēt, ka tas likumprojekts viņus interesē, tad viņš ir izskatāms pātrināti. Un arī par Saeimas datubāzēm skatoties, īsti tādas datubāzes nav. Mēs skatoties par kaut kādiem saviem konkrētiem jautājumiem, ejam uz konkrētās komisijas, veram protokolus un skatāmies arī video ierakstus, ja tādi ir pieejami, un arī par līdzīgi par šī informācija, viņa ir izmantojama kā PDF vai Word files, un es to minu šeit tāpēc, ka mums šī informācija ir svarīga ne jau šajos Word un PDF formātos, jo mēs kā organizācija, mums eksperts, kas bieži sadarbojas ar IT speciālistiem, viņi tos datus vajag speciālos formātos, atvērtajos datos, tad viņi viņus izdabū un liek kopā, lai kaut ko atklātu. Tāpēc te ir pieminēts, ka viņš apstrādēja, tā informācija nav tajā XML formātā pieejama. Tā. Un mēs arī pēdējā laikā, 2023. gada vasarā veicām tādu apskatu par vispār publiski pieejamām datubāzēm, kuras mēs izmantojam savā darbā. Un tas bija tāds neliels izvērtējums, bet te ir gan tās datubāzes, kuras pieminēja, gan citas, un katra datubāze varēja iegūt 15 punktus par to, cik viņai lietotājiem draudzīga, kāda informācija tur ir atrodama, un lielākoties vai tie dati ir tajā īpašajā atvērto datu formātā, kurus tālāk IT speciālisti var izmantot, likt kopā. Un te var redzēt, ka visdraudzīgākā un tāda vispatīkamākā ir patiesā labuma guvēja datubāze, tad ir valsts budžeta datubāze. Tas nozīmē, ka šīs datubāzes arī interaktīvi parāda
parāda lietotājiem konkrēts rezultātus, ko viņš ir atlasījis. Un tāda visnedraudzīgākā datubāze mūsu skatījumā ir valsts amatpersonu saraksts, kas īsti nav pieejams. Lai mēs tiktu pie valsts amatpersonu saraksta, mēs ejam katras ministrijas iestādes mājaslapā sadaļā darbinieki, atzīmējam, meklējam, ko mūsu mājam un cenšamies uzminēt, vai tas cilvēks ir amatpersona. Un tad mēs ar to vārdu uzvārdu mēs ejam uz valsts ieņēmuma dienesta mājaslapu, kur ir šo te amatpersonu datubāzes. Tas nav lietotājiem draudzīgi, bet visi šie dati mums ir svarīgi, un mēs arī viņus izmantojam, pārakstam ar roku, pārkopējam un visu liekam kopā, jo šis mums ir svarīgi tāpēc, ka mēs pēc tam paši gatavojam lietotājiem draudzīgus rīkus. Līdz ar to tas mums garlaicīgais sākums par datiem pieejamajiem un datubāzēm ir vajadzīgs priekš tā, lai mēs paši pēc tam saliktu jaunas datubāzes, kur ik viens var jau lietot tādā kā draudzīgākā skatā. Un viena no mūsu vecajām datubāzēm, kurai jau ir ļoti sena vēsture, bet šī ir viņas jaunākā versija, tā ir deputāti uz Delnas, te arī kā viņa vizuāli izskatās, un šajā mājaslapā var atrast informāciju par 100 deputātiem. Tas ir par 13. Saeimu, par to, te var uzklikšķināt uz konkrētās partijas un saņemt informāciju, tad, no kurienes partija guvis finansējumu, kāds ir tās finansējums, arī par deputātu interesēm, tad no kādām jomām deputāti ir bijuši ievēlēti, kādi uzņēmumi viņiem pieder, viņš viņu saliek vienkārši tādos kā pīrāgos aplīšos, un tā informācija ir lietotājiem draudzīgāka, bet, lai šo te uztaisītu, tad mēs tos datus vācām gan no amatpersonu datubāzes, gan arī no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja politisko finansējumu datubāzes. Un vēl viena, kas mēs esam arī gājuši tālāk, mums ir bijis tās projekts Integrity Watch, kas jau nav vairs tāds Eiropas Savienības līmeņa, nav Latvijas līmeņa, bet viņš jau ir Eiropas Savienības līmeņa, un te var atrast informāciju. Te viss ir šī tā lapa, kur ir angliski, bet tur, kur national versions, tur var aiziet uz deputāti uz Delnas, bet pie angļu versijas te ir arī viena sadaļa publiskie iepirkumi, un tur uzklikšķinot uz sadaļas publiskie iepirkumi, jūs sīkāk variet atrast par Latviju. Un tur dati tiek ņemti no publisko iepirkumu uzraudzības biroja, kur arī kur jūs variet skatīties, kādi iepirkumi ir bijuši, un arī ir izredzēt tos, kuriem varbūt ir tie sarkanie karoji, kuriem ir jāpievērš lielāka uzmanība. Tad šis ir arī tas, kas ir veidots ņemot datus no Latvijas datubāzēm, kādas ir draudzīgākas un nedraudzīgākas, bet tas viss ir tādēļ, lai mēs radītu kaut ko draudzīgāku. Un te ir vēl viena lieta, ko mēs ar tiem datiem darām, kad mēs viņus izdabojam lielajos Exceļos un papīra formātos. Mēs organizējam paši tādus kā pretkorupcijas datu hakatonus, kas iepriekšējās reizes ir notikuši online, Zoomā. Zoomu mēs jau esam apgūši, ka spējam arī tādus nopietnus pasākumus tur rīkot, un tad šis ir 2021. Un šis ir 2024. gada pasākums. Un mēs viņu parasti rīkojam kopā ar tiesību sargājošajiem iestādēm, un uzdevums ir, piemēram, kā uzlabot politisko godprātu publisko iepirkumu jomā. Un tad tie cilvēki, kas ir pieteikušies hakatonā, gan nevalstiskais sektors, vienmēr piesakās arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, finanšu izlūkošanas dienesta. Viņi kopā sanāk, skatās uz tiem datiem un mēģina viņus likt kopā, atrast kaut kādas sakarības. Un tur visur ir arī IT speciālisti, kas viņiem palīdz to visu, ko viņi ir iecerējuši kaut kādā tādā rezultātā padarīt. Tās idejas tiek piefiksētas un gaida citus projektus un citus finansējumus. Un tas bija 2021. gads, bet tas ir arī 2024. gads, kad mēs gājām tālāk un mēs rīkojam kopīgo hakatonu kopā ar Somiju, Igauniju un Latviju. Mēs likām visu šo 3 valstu datus kopā, un lielākoties tā tēma joma bija patiesie labuma guvēji un sankcijas, Eiropas Savienības sankcijas attiecībā pret Krieviju. Un tas hakatona tā tēma galvenā bija veltīta šiem sankcijām, un kā arī parasti piedalījās izlūkošanas dienas, korupcijas novēršanas apkarošanas birojas. Tad šie ir tie, ko mēs darām tālāk, kad mums ir dati, piesaistot ekspertus un arī piesaistot IT speciālistus. Bet jā, tie ir hakatoni, kas tapuši projektu laikos. Te arī finansētāji redzami ir. Un tad ir viena cita lieta, ko ik viens var darīt, iedvesmoties un arī meklēt projektu idejas, ir Datu skolai pašiem savā Facebook lapā. Viņiem ir arī savs fórums, kur viņi met iekšā ļoti tādas interesantas idejas. Citreiz meklē arī kaut kādus sadarbības partnerus, un arī komunicē ar Datu skolu, arī iesaist savos projektos, bet arī mēs sekojam līdzi Facebookā. Un tad te ir tas,
kur atrodot šo te mājaslapu var apskatīties. Un interesanti ir tas, ka šajā datu skolas fórumā un arī mājaslapā ir arī cilvēki, ar kuriem mēs esam sadarbojušies. Tur ir tāds Aivis Brutāns, kas ir vienkārši pilsoniski aktīvs iedzīvotājs, tehnoloģiju entuziasts un datu entuziasts, un viņš visu kaut ko tur piedāvā. Un ja viņam seko Twitterī vai viņam seko kaut kur arī tajā jaunajā Blue Sky, tad vienkārši var atrast viņu un paskatīties, ko tik viņš nav atklājis attiecībās publiskajiem iepirkumiem un uz amatpersonām pašvaldībās. Un pēc tam atliek tikai, ja nav uzticība, ko Aivis ir atklājis, pašiem papētīt dziļāk un redzēt tālāk. Tas tāds iedvesmē noslēdzošais slaids. Un 10 minūtes ir galā. Paldies! Tātad prezentācija veidot kopā ar manām kolēģiem Gerdu Gaili un Agneti Āleri, kuras ir gudrāks par mani un pastāstīs, ja jums interesēs pēc pasākuma detaļas par kādu no rīkiem, bet tas, ko mēs darījām, mēs mēģinājām salikt, ar kādiem rīkiem vispār mēs strādājam. Un pirms es runāju par to, es ļoti daudz aizdomājos pēc pirmās lekcijas par to, kā mēs strādājam. Jo, respektīvi, nevis stāsts ir tikai par kādiem rīkiem, bet arī par to, kā mēs strādājam. Un te man jāsaka, ka mums ir tāda ārkārtīgi nepateicīga tēma lapām. Tiem, kas nezina, kas ir lapas, mēs strādājam ar ārējo sadarbību, jeb globālām tēmām. Un tad, kad cilvēkiem pasaka globāls, tad viņiem rodas ļoti daudz reakcijas. Un ir vēl sliktāk. Mēs aicinām palīdzēt citām valstīm. Un jūs varat iedomāties, ja? Tas nozīmē, ka pirmā reakcija vienmēr mums taču pašiem ir slikti. Aizbrauciet uz Preļiem, paskatieties, kā notiek. Ja? Diezgan daudz nepateicīgu tēmu un esam daudz galvu lauzījuši, kā strādāt. Un tā recepte, kas mums ir izveidojusies, ir dot organizācijām dažāda veida pašām veidot savu viedokli. Respektīvi, mēs ļoti daudz iesaistam dažādas lokālās organizācijas. Ja mēs taisam pasākumu reģionā, to vienmēr organizē lokālais partneris. Un šādā veidā mēs iesaistam ļoti plašu organizāciju loku, tā skaitā mūsu biedrus, jo mūsu biedri ir nevis cilvēki, bet organizācijas. Un tad tādā veidā mēs arī stiprinam, teiksim, tādu daudzveidīgāku komunikāciju. Un rīki tātad mēs vairāk no organizācijas iekšpuses. Pirmām kārtām, protams, mēs visi strādājam ar dažādiem administratīviem rīkiem. Es nestāstīšu detaļas, jo, kā es teicu, ir gudrāki cilvēki, jūs varat pēc tam ar viņiem parunāt. Dokumentu vadībā mēs esam palikuši pie klasiskās Google versijas. Tāpēc, ka mēs sapratām, ka tajā ir vislabāk visu strukturēt. Pastāstīšu arī, kāpēc neizvēlējāmies vēlāk citu. Tur mēs veicam arī savu finanšu vadību. Protams, mums ir grāmatvedības programma, bet mums ir atsevišķs folderis, kurā mēs glabājam Garda, kur ieglabā visu, kas aiziet tālāk uz grāmatvedi. Jo mēs esam sapratuši, ka e-pasts ir tāda slikta lieta. Viņi mēdz noklīst, pazust, un tad mēs esam tādā ļoti strukturētā veidā izveidojuši tā savu sistēmu. Jūs redzat, ka viss ir numurēts. Tas ir projektu folders. Pabeigtie projekti momentāli noiet no acīm nost, viņi ir atsevišķā folderī un viss ir ļoti precīzi līdz pat projekta budžeta līnijai, jo mums ir arī ārēji auditi, līdz ar to mums ir svarīgi, lai mums ir ļoti spēcīga dokumentu izsekojamība. Neko labāk par Exceli plānošanai neesam atklājuši. Ja? Es nezinu, kā jūs taisiet savus darba plānus, bet mums tas ir Excelis, un jūs redzat, ka tur ir vairāk šīti, atsevišķi ir komandējumiem, pasākumiem, lai mēs nepalaistu garām tādas administratīvi nozīmīgas lietas, un arī milkas ir rezultātu vadība. Un darba laika kontrolē mums ir togli, ko mēs aizņēmāmies ideju no Dēlnes, vai ne? Dēlne arī lieto togli. Respektīvi, tā ir darbinieku darba laika uzskaits kontrole, kur tu nospied uz kādu projektu strādā un uzrakstīji, kas ir galvenais, ko tu dari. Ļoti laba paškontrolē. Ne tik daudz varbūt, lai vadītājs kontrolē darbinieks, arī to tur var labi darīt, bet vairāk dēļ tā, lai cilvēki ir nepārstrādātos, lai nestrādātu mazāk un lai mēs vidēji saprastu, uz ko mēs strādājam, cik daudz laika mēs kaut kam veltam. Līdz 5 cilvēkiem tas ir par brīvu. Respektīvi iesaku, nezinu, varbūt kolēģiem ir cits viedoklis, bet tā mēs darbojamies. Tieši tā. Tā ir tieši tā, tas ir mūsu tagad tāds mēģinājums, redzēs, ko teiks mūsu jaunais auditors, bet mums ir tieši tā doma, ka mēs varētu atbrīvoties no visādām jucīgām borda un citām darba laika uzskaitēm, kuras kādreiz prasa projektos, ja, bet tad balstīties tikai toglē, bet tā pašiem arī baigi jāreģistrē, tas viss ir tā ir tāda pašu atbildība.
Tad mums ir drošības rīki, mazliet arī korelējot ar to tēmu, kura šodien te visu laiku parādās. Kāpēc drošības? Tāpēc, ka mēs esam strādājuši arī ar Baltkrievijas opozīciju. Tajā brīdī, kad mēs ar viņiem strādājām, mēs pat VPNus izmantojām un visādas tādas lietas. Bet faktiski mums ir ļoti svarīgi, ka ņemot vērā to tēmu sensitivitāti, mēs esam droši kā organizācija. Un līdz ar to viens svarīgākais aspekts, protams, ir parols. Ja? Kur mēs glabājam parols un kāda vispār mums notiek parolēm. Mums tas ir Bitvardens. Arī iesaku lietot arī jūsu personīgajām vajadzībām. Ļoti labs rīks, kur var glabāt savas paroles strukturēti. Un mums visam pilnīgi ir uzlikta divfaktoru autentifikācija. Ja? Tas ir kā, teiksim tā, par to pat nevajadzētu jums diskutēt organizācijā. Kiberdrošībai DNS ugunsmūris, to jūs arī paši varat lietot sev, ja gadījumā kāds vēl nelieto. Un tas, kas mums ir izstrādāts, mums ir vadlīnijas biedriem par drošību, un arī paši mēs šobrīd strādājam pie iekšējā tāda kārtības drošības nodrošināšanai, un tad mēs pat gājām soli tālāk. Mums bija ļoti foršs projekts ar BMIC, Baltijas mediju izcelības centru, kur Garda bija vairāk iekšā. Un mēs palūdzām Certam izauditēt mūs no drošības viedokļa, respektīvi izrakņāt visu, ko varētu mums kāds no ārpuses atškarēt. Ja? Bijām priecīgi, ka dažas investīcijas ir attaisnojušās, kuras tūlīt arī jums pateikšu. Bet būtībā par drošību mēs ļoti domājam, iesaku arī jums, jo ļoti viegli ir izmantot jūsu organizācijas identitāti kaut kādām lietām, un pēc tam to ūdeni vairs sasmelt nevarēs. Ja? Tā kā tādas pamatlietas, varbūt dažiem tās ir zināmas, bet patiesībā nav tik grūtas un izdarāmas. Tad mums ir zināšanu vadības rīki, arī dažādi rīki, ko mēs izmantojam zināšanu vadībai. Mēs īstenībā izlēmām sākumā savu mājaslapu izmantot un veidot struktūrāt, jo kurš mūsdienās vispār skatās mājaslapas, ja? Kāds ir viņu mērķis. Tāpēc mēs izdomājam, ka mūsu mērķis mājaslapā ir strukturēta tāda resursu krātuve, jo mūsu biedrībā ir 20 gadi, daudz kas saražots tajā laikā. Tāpēc mēs viņu apzināti veidojām ļoti tādu strukturētu kā resursu avotu, mums arī tāpēc ir sadaļa resursi. Bet mēs sapratām, ka ar to ir pa īsu, jo ir ļoti daudz organizācijas, kuras grib zināt vairāk mūsu tēmā, un tad šis ir maksas produkts, ko mēs abonējam, un tas ir Scientific, jeb tāda mācību platforma, līdzīgi kā ir visas citas, ko jūs arī varbūt zinat, kur kādreiz kaut kur online kursus esat mācījušies, tur var paši veidot savus kursus. Respektīvi pagaidām par 3 darbības virzieniem - attīstība, sadarbība, humānā palīdzība un kopienu noturība mums ir izstrādāts tāds mācību kursus. Un šobrīd mēs paši dalām naudu projektu konkursu veidā, un tad mums tagad ir arī projektu konkursu tur iekšā. Tur var veikt arī nelielu monitoringu tiem, kas mācās, bet arī tāds varat reģistrēties, papētīt, kā mēs to esam izveidojuši. Mums tas ir pierādījies kā ļoti liederīgs. Un tad arī ziņu lapa, ja, kuru arī tagad Agnete veido, bet par to, kāpēc šis vai cits rīks, ja kādam interesē, tad varat arī rakstīt un jautāt. Tur Garda ļoti pētīja, kurus labāk ziņu lapām izmantot rīkus un tā. Tātad zināšana vadība. Tad mums ir komunikācijas un saziņas rīki, kur arī kolēģis ir liels eksperts. Es domāju, ka lielāko daļu jau arī jūs izmantojat. Gribēju tikai izcelt mūsu mājaslapu. Kā jau teicu, tā bija tāda apzināta liederīga investīcija, veidot ļoti, ļoti drošu mājaslapu. Pat Certs brīnījās, esot drošāk kā dažām valsts iestādēm. Un tas bija apzināts tiešām tāda ļoti augsts profesionāļu piesaistīšanas mērķis. Un viņam ir tāda statiska lapa, kas ir dizainēta speciāli lapas vajadzībām. Ja, tas netiek izmantoti nekādu tur tādu rīki, bet tā bija tiešām tāds gadu taisīts bērniņš mūsu kolēģei bijušajai tāds īpašs. Tad Agnetes darba lauks, komunikācija, protams, dizains. Arī tagad visi jau veido paši vairāk dizainu, respektīvi tad mēs arī abonējam šo to Adobe. Tad dizains video, ja, kā vakar es iemācījos, kas man jāapsaka, un citi rīki. Un tad tālāk arī, protams, ir visādi tādi veidi, kā mēs to eksploatējam gan ikdienā, gan arī savos projektos. Pamēģinājām, bet nesanāca. Mums arī ir izgāšanās. Forši, kas stāstīs par Miro. Mums Miro neiedzīvojās. Mēs mēģinājām Miro taisīt procedūru aprakstus, respektīvi, kā, piemēram, komandējumu. Ja? Kā cilvēks piesakās komandējumā. Jums arī biedra organizācijas brauc, un jāsaprot detalizēt pa solim. Ja? Sazīmējām, kaut kā neiedzīvojās, nesanāca līdz galam. Bet, varbūt kādreiz, ja? Varbūt kādreiz. Tad Slacku mēģinājām iekšējai komunikācijai. Arī varbūt ir pazīstami citi, kas hackathonos, viņus arī tipiski izmanto, man liekas, vismaz tajos, kur es esmu piedalījusies.
Bija man biedrībā, mums arī viegli palīdzēt, laiks pilnīgi kaut kā dabīgi gāja, organiski, visi izmantoja, lapās neieviesās. Nu, tad arī. Bet tas ir arī labs veids, kur var šo ikdienas komunikāciju, tur ļoti labs rīksiņš īstenībā ir. Arī nesanāca. Jā. Kaut kas tur nav līdz galam, bet es saku, bet viegli palīdzēt mums izcili vienkārši aizgāja. Tad lietvedības sistēma arī ilgi pētījām, domājām, varbūt gribam lietvedības sistēmu, beigās palikām pie tā pašas Googles, jo sapratām, ka īstenībā tad viņai ļoti jāpiemēro tam, kas mums ir vajadzīgs, jums ir daudz mazas dažādas lietas, tad tās, kuras mēs gribējām tajās, tās neatpazina ēdokus, nu, tad īsāk sekot sapratām, ka ne. Nu, lūk, un kopsavēlkot, kas ir mūsu lielākie izaicinājumi, domāju, nekas svešs arī jums, ja, visas nenormāli daudzās projektu vadības platformas, jo blakus nacionālajām, nepārāk jaukajām visām, ja, ko mēs jau paši zinām, mums vēl ir vesela kaudze ar starptautiskajām, jo mēs principā lielākoties ieviešam starptautiskos projektus, un katram ir savs, viņi tur kaut kā integrējas un neintegrējas, tās veselas mocības katreiz, ka tur kaut kas jāiesniedz. Un vēl sliktāk ir tas, ka daži mūsu projektu vadošie partneri taisa vēl savas sistēmas, un tagad mūsu nabaga projekta iesniedzēji dabūja vēl mocīties tādā, kur nevar latviski iztulkot. Ja? Tā kā, īsāk sakot, ka tas ir kaut kas mistisks, ka to projektu iesniegšanu visi grib elektronizēt, bet īstenībā nekas labs vēl nav redzēts. Tad, protams, arī dažādos projektos uzglabāt dažādās vietās, respektīvi mums laiks sanāk dublēt. Dažās vietās vadošais partneris, piemēram, glabā SharePointā, mums visi jādublē savā pie sevis. Tad iekšējās biedru sistēmas arī nekas labs mums nav pieredzē. Piemēram, mūsu Eiropas platformai Concord, lai tu tiktu pie ģenerālās asamblējas, tev jātiek iekšā viņu biedru portālā. Respektīvi, katrs liekas solis vienmēr ir apgrūtinājums. Un tad, protams, visi mēģina arī ražot visādus savus tūļus, kurus tirgo citiem, ja, un tagad mums arī vienā projektā piespiedu kārtā ir tādā Kolī platformā jāsadarbojas un jāmēģina ievietot tur latviešu skolotāji, redzēs, kā mums izdosies. Un, protams, tas, kas ir grūtākais, ir tas, ka mums jau nav tādu IT cilvēku organizācijā. Mēs jau paši kā mākam tā daram, un tas arī ir tāds izaicinājums. Iespējas īstenībā diezgan daudz AI izmantojam, kā secinājām vakar, dažādiem mērķiem, un ceram, ka mums, domājam arī par šo maksas rīku, jo pagaidām tikai daži no tiem ir, ko es minēju par maksu, un arī tādas datu bāzes, kā fotogrāfija datu bāzes kvalitatīvas arī, piemēram. Tas ir tas, ko mēs gribētu. Mēs paši veidojam, bet varbūt noderētu tur arī viss, kas ir labs, ir dārgs. Tā, varbūt ir ko piebilst Gardai, Agnetai? Nē? Labi sanāca? Labi. Varbūt jums ir jautājumi? Jo, kāpēc es vispār par šo gribēju? Tā ir organizācijas noturība. Respektīvi, tas, ko mēs no Ukraiņiem iemācījāmies, tā kā mēs kopā ar Aliansu taisījām par noturību daudz mācības NVO, jo mēs paši būsim kvalitatīvāk sakārtoti, jo jebkurā krīzes situācijā mums būs vieglāk visu reaģēt, pārnest un tam līdzīgi. Ja? Tā kā tas ir patiesībā par to, cik mēs paši esam stipri kā organizācijas. Bet noteikti daudz, ko jūs jau lietojat. Tā, paldies. Paldies, aplausos. Sveiki, es esmu Dācis Šefčenko, es esmu no fonda Dots, un es fondā Dots esmu 3. nedēļu. Tāpēc es esmu tāds jauns pienesums, daudz no jūsu sejām man ir jaunas. Ar daudziem es tikusies agrāk, un digitālā demokrātija man ir ļoti tuvu, jo es labu laiku strādāju manā balsī. Bet šodien es pastāstīšu par vienu konkrētu rīku, es pastāstīšu par Trello. Cik daudz zina, kas ir Trello? Un cik daudz viņu reāli lieto? Principā Trello atrisina vienu šausmīgi lielu, svarīgu problēmu. Viņa atrisina mūžīgās sapulces, simtiem ēpastus, lai vienotos par mazām lietām. Un faktiski tas, ko Trello izdara, viņa ir ārkārtīgi vizuāli labi redzama darba procesa pārvaldības sistēma. Es par Trello domāju tā kā par korķa tāfeli. Iedomājieties, ir tukša korķa tāfele, un tad mēs varam uz tās korķa tāfeles saspraust 10, varam saspraust 100, un atkarībā cik liela tā tāfele ir, un tā mēs spraužam tos savus uzdevumus, ko mēs tagad darīsim. Un finālā mēs atopamies pie vienas lielas miskastes un nesaprotam, ko ar to darīt. Un tad mēs viņus sākam kārtot tādās loģiskos sarakstos. Tātad lietas, ko man būtu jādara, vai varbūt kas ir pipelīnā. Otrs ir tās, ko kāds jau dara, es viņam varētu viņu sadot. Nākamais ir, bravo, mēs esam izdarījuši. Trello atrisina to problēmu bez korķa tāfeles un online.
Tas, ko mēs zinām, lietojot Trello, mēs zinām, pie kā tiek strādāts, tātad kas notiek mūsu uzņēmumā vai ar mūsu sadarbības projektos, vai jebkurā citā, ģimenē mēs varam taisīt Trello, ja mēs gribam. Tātad mēs zinām, kurš tīra vansistabu un kurš tīra viesistabu. Mēs zinām, kurš tad ir tas, kurš ir atbildīgs par to konkrēto uzdevumu, un mēs redzam, kāds ir progress. Tātad mēs katram no tiem uzdevumiem varam pielikt, cik tālu viņš ir tajā gatavības pakāpē ticis. Tas ir tas, kā viņš fiziski izskatās. Es nozagu šito attēlu, tāpēc, ka es negribēju uzreiz jūs aplēmot ar lampas bordu, bet es tā īsumā pastāstīšu. Tātad tas lielais ir bords, kas ir uztaisīts. Uz bordu mēs esam salikuši uzdevumu listas. Tātad, kas ir šobrīd development procesā, kas ir jau productionā, kas jau varbūt notiek trēningā un launchā. Un mēs katrā tajā listē saliekam kartītes. Tātad jau tāds konkrētāks uzdevums, kas mums ir jādara. Mēs varam pielikt bildes. Tas bildes ir svarīgas un noteikti iesaku jums, ja jūs mēģināsiet Trello, iesaku jums to darīt, tāpēc, ka jūs ar vizuālo atmiņu daudz labāk norientēsieties tajā bordā, jo šis ir tāds ļoti maziņš bords un ļoti sakārtots. Tur arī gadās būt lieli un tādi bardakaini bordi. Tad, kad mēs attaisam vaļā to kartīti, tas ir uzspiežam uz šitā vai šitā, mēs redzam jau tādu sīkāku uzdevumu skatu, kurā mēs varam salikt iekšā taskus, kas mums ir jādara. Un mēs katram no tiem uzdevumiem mēs viņus tātad atķeksējam, ka jā, šis ir izdarīts, bet šajā gadījumā mēs redzam, ka kāds ir pielicis status atzīmi, ka viņš ir stuck. Tātad viņš nolēbelo, jeb atzīmē to uzdevumu kā tādu, kas ir pelnījis uzmanību no citiem, piemēram, no projektu vadības vai no kāda cita, kas to visu konkrēto procesu pārauga. Kas ir svarīgi? Trello ir responsīvs, tātad viņu var lietot uz datoru, viņu var lietot arī uz telefona, un kas ir ļoti forši sapulcēs, kad ir lielās sapulces un kad visi sasēdušies ap galdu, un tās vienalga ir vajadzīgas arī tad, ja lieto Trello, un viņi iet cauri tam progresam, mēs varam saslēgt ekrānu ar projektoru un skatīties, un uzreiz reālajā laikā pārlikt uzdevumu, tad vai nu citam cilvēkam, vai nu arī viņu pārlikt jau citā statusā, vai vienkārši dzēst, ja mēs saprotam, ka viņš nav vajadzīgs. Tātad tās sapulces ir vajadzīgas vienkārši, lai mēs saprastu to status quo. Ir ļoti dažādi plāni un dažādas iespējas. Man liekas, ka man Trello būtu jāprasa honorārs, ja godīgi. Ir dažādi plāni, dažādas iespējas. Ja jūs to neesat mēģinājuši, iesaku pamēģināt bez maksas. Ja esat mēģinājuši, tad skatieties kādu no tām dārgākajām versijām. Bet kas ir labi, var noskanēt QR kodiņu. Un 75% atlaida NVO. Un tas nozīmē, ka tajā gadījumā, ja jūs nolemjat, ka šitas ir rīks, kur es gribu izmantot, jūs varat pieteikties principā grantam un saņemt, tā ir ļoti liela atlaide, kas faktiski tādai 5 cilvēku komandai visdrīzāk nozīmē 70-60 eiro gadā par to visu sistēmu ar pilnīgi visiem labumiem, ko var dot, tāpēc, ka, protams, ka jo dārgāk, jo vairāk ir to pieejamo rīku, bet neleciet, tā teikt, strauji zirgos virsū. Tas pastāstīšu nedaudz par lampu, un kur lampu izmanto Trello. Mēs viņu iekšēji savai komunikācijai neizmantojam, lai gan tas ir kaut kas tāds, ko varbūt kādreiz mēs arī darīsim. Man liekas, ka tas būtu jādara, bet mēs viņu izmantojam sadarbībā ar aģentūrām. Mēs neslēpsim, lampai ir aģentūras, kas palīdz mums tikt galā ar sociālajiem medijiem, dažreiz arī ar kaut kādiem radošajiem darbiem, un tikt galā ar aģentūru un to darba apjomu, kas ir nepieciešams, bez Trello nozīmētu ļoti daudz lieki tērētu resursu, gan aģentūrai, gan mums. Līdz ar to Trello no mūsu puses tiek dots uzdevums, aģentūra viņu sāk darīt, viņi ieliek viņam statusu, kā status ir procesā. Tad, kad viņi ir kaut ko uzražojuši, viņi ieliek jau pusgatavu vai gatavu versiju, ieliek atzīmi, ka, hei, Dace, paskaties, es paskatos, man patīk, es apstiprinu, un viņi nopublicē. Un praktiski mums nav neviens telefonzvans, ja vien nav pa lielām lietām, tur nav neviena telefonzvana, neviena e-pasta, nekā, tas viss ir ļoti automatizēts un vienlaicīgi ļoti labi pāraudzīts. Tā kā, kas ir svarīgi, arī tādā non-profit, jeb NVO kontekstā, viņi tiešām ir domājuši par šo. Ja es agadien speciāli paskatījos, kas tur tiek piedāvāts izņemot atlaidi priekš nevalstiskajām organizācijām. Un tad, kad
tad, kad sāk taisīt šo bordu, kas ir vai nu projektam vai kaut kam citam, tad parasti tu to dari pats. Tā kā tu domā, kādas tad tev tās listas ir vajadzīgas, kā kategorizēt tos uzdevumus, bet viņi jau ir uztaisījuši divus galvenos bordus, kas ir non-profitiem vajadzīgs. Tātad par to, kāda projekta potenciāli tie varētu būt, turpat bija iedaļas izglītība un citas, tātad jau sadalīts jau tas NVO sektoros, un arī par to, kā grantus menedžēt. Tas, kas ir vēl būtiski, var pielikt, viņu var sajūgt kopā ar jūsu G-Drive, tātad Google diskiem, viņu var salikt kopā ar jūsu Slacku, tie, kas to izmanto, un visiem citiem rīkiem, kur jūs glabājat savus dokumentus, un principā katram no tām kartiņām jūs varat pielikt klāt pielikumus ar jau svarīgākiem dokumentiem ar atzīmi, hei, izlasi. Un cilvēks izlasot atzīmē izlasīja, un pēc tam jau klātienē var pārbaudīt, vai viņš tiešām ir izlasījis. Lūk tā, tas būtu tā īsumā par Trello. Ja jums būs kādi ļoti daudz jautājumus, nezinu, vai es varēšu atbildēt. Vai, sorry. Labi. Kāds jautājums? Jā. Tā visa informācijas sistēma ir kaut kur papildus saglabāt, pieņems, viņa kaut kas slikts notiek, vai jums ir kaut kāds veids, ka viss pazūd? Jā, un viņiem visiem ir backupi. Man liekas, viņi reiz dienā taisa tos backupus, jā. Okay. Bet nav jābaidās, jā, ka tur kaut kas ir pazust. Labi, nav jābaidās. Jā. Nav neviena reize tā bijis. Nē, man nevienu reizi nav bijis, un es esmu strādājis ar Trello arī kapacitātei, ka tas ir vienīgais rīks, ar ko strādā uzņēmums. Tātad, ja man nav Slackā uzdevuma, es principā nezinu, ka kaut kas tāds vispār eksistē pie apvāršņa. Man neviens uzdevums nekur nekad nav pazudis. Viņš vienmēr beigās atgriezies pie manis. Kā tā? Varbūt arī pozitīvi arī pozitīvā sadaļā pateikt, ka mēs Trello izmantojām tieši viegli palīdzēt, kad, tie, kur atceras, tā funkcionalitāte bija tā, ka zvanu centrs saņem zvanu par vajadzību, respektīvi tika izveidota kartiņa, un tad tas savienoja to Zelos aplikāciju, par kur tu jautāji, kuras teica, ka mēs viņu nelietojam, jo tā bija tāda, startupa veidot aplikāciju, kur aizgāja savu ceļu, ne to, kur mēs viņu izmantojam sākumā. Un tad tajā back-officeā manuāli tika pārvadīts uz Zelo, dodot uzdevumu brīvprātīgiem. Respektīvi, viņš strādā ķēdē, kāds stāstīja ļoti izcils, jo viņš ļauj dalīt labi uzdevumus, sortēt un savienot dažādas puses. Un viņš ir arī ļoti labi tas, kā brīdī, kad tu jūti, ka tu nevari tik galā, tu vienmēr tajā kartiņā vari pasaukt klāt vēl kādu, kā Ines, es netiek galā, atnāc apskaties un iespējams beigās pat sanāks atdot Inesai uzdevumu. Tā kā tur ir ļoti daudz bonus, un tā tiešām ir tāda izteikta sadarbības platforma, bet ar galveno fokusu uz to pārvaldību, uz lielo darbu procesu pārvaldību. Lūk tā. Labi, paldies! Čau! Man sauc Daniels no Klusa māja, kā jau minēju. Klusa māja konceptā, kas mēs esam Nacionāla jauniešu organizācija, kas ir platforma jauniešiem, piesaist jauniešus, apmāc par to, kas saskrīt apkārtējās sociālas problēmas un dod visu nepieciešamo, lai šīs risinātu. Gadā iesaistam vairāk kā 3000, veidojam jaunas filiāles ārvalstīs un daudz ko citu darām. Pagājušajā gada decembrī mēs saņēmām apbalvojumu no Izglītības zinātnes ministriju par to, ka mēs esam viena no tehnoloģiski attīstītākajām jauniešu organizācijām. Un šodien es jums pateikšu divus galvenos rīkus, ko mēs izmantojam, kas ir saistībā tieši ar demokrātiju, kas varētu būt arī jums praktiski. Ja gadījumā jums šis interesē vēl vairāk, mums februārī būs Eiropas līmeņa meistarklase, kas ies 2 stundas par visiem rīkiem. Tāpēc šodien būs tāds neliels crash course. Bet sākot ar pašu pamatu, pirms, man liekas, vairāk kā gada mums bija tāda situācija, ka mēs sapratām, mēs gribam ļoti strauji augt. Mums bija, man bija personīgas ambīcijas ļoti palielināt projektu vadītāju skaitu tobrīd un arī aktīvo biedru skaitu, kas tagad pēdējā gada laikā ir audzis, man liekas, no aktīviem 50 biedriem līdz aktīviem 200 un potenciāls 400. Un procesu vadītāju skaits ir audzis līdz 35 cilvēkiem šobrīd. Un mēs sapratām, viena no atslēgām, kas ir nepieciešama veikt, ir tas, ka ir nepieciešams, ka jebkurš ienākot organizācijā, ka tas ir laika posms, kamēr viņš mācās, ir nevis kaut pusgads, 6 mēneši, bet mēs varam to saprast vienā nedēļā. Tur ir viens koncepts, un otrs, kad biedri pievienojas mūsu organizācijai, kā nodrošināt visu informāciju, ka viņi rada iniciatīvas citiem biedriem, kā teicīgi nav viss sloks uz pašvadības komandu. Tas, ar ko mēs sākām, ir tāds ļoti, man patīk Miro.
dažās situācijās, jo, man liekas, tagad, jebkuru organizāciju grib vēlās attīstīties, ir svarīgi vienkārši saprast, kur jūs esat. Un Miro, man liekas, ir fantastisks rīks priekš tā, kur labajā pusē mūsu šobrīd organizācijas struktūra izskatās bišķi crazy, bet, man liekas, vēl trakāk kļūst drīzumā. Bet tas, ko tas praktiski palīdz, tas ir rīks bez maksas, ko NVO var izmantot vairāk cilvēki vienlaicīgi. Jūs varat vizualizēt, tas vienkārši kastītes, ko jūs aizvokat, savākat bultiņus, un jūs ļoti ātri sapratīsiet, kas tie procesi organizācijā, kas ir neloģiski, kuram tur nevajadzētu būt, kuram tur vajadzētu būt. Un tas cilvēkiem no malas ļoti labi iedos arī skatu par to, pie kura virzīties kādā gadījumā, kā kaut ko attīstīt, un arī vairāk saprast esošās miedarbības. Un plus tas, kas mums šeit ļoti palīdzēja, ir, ja mēs skatāmies, kā mums šitā ir valde, padome, vienības, tur atsevišķas pozīcijas, mēs sapratām, kas notiks, piemēram, tādā gadījumā, ja, piemēram, šeit vai jebkurā citā posmā iet, piemēram, vienlaicīgi vairāk kā 100 cilvēki. Kas ir tie lūzuma punkti, kas ir nepieciešams ko attīstīt, un tas ir vienkārši ļoti labi palīdzēja vizualizēt. Tas, ko es gribu šeit pateikt, ļoti labi vizualizē. Un otra lieta, ko mēs pamanījām, ka Miro mums vajadzēja, mēs mēnešu laikā gribējām apmācīt, man liekas, pagājušajā gada februārī 8 jaunus potenciālus projektu vadītājus, un apmācīt jaunus projektu vadītājus 8 mēnešu laikā, tas ir bišķiņ sen, bet mēs kaut kā atradām to risinājumu, kas bija tieši arī caur Miro, bet mēs sapratām, viena no problēmām ir tas, ka strādājot tieši ar jauniešiem, ka mēs sakam, hei, šāda iespēja, uzrakst varbūt projektu tev aktuāli. Pirmā atbild, man nav idejas, ko lai raksta. Un viņam saka, padomā kaut ko. Un viņš īsti neko neizdomā. Tas ne uzreiz. Tāpēc Miro ir, caur Miro, protams, facilitējot to procesu, ir ļoti labi veidi, kā nodrošināt to, ka jaunietis uz jebkuru problēmu var atrast, piemēram, 20 idejas. Viens no mūsu piemēriem, ko mums ļoti patīk izmantot, ir jaunieti pateikt, ja cilvēkam ir problēma, ka viņš dzer pārāk daudz kafiju, kāds ir pirmais risinājums, ko tu viņam ieteikt darīt? Cilvēki teiks, dzer mazāk kafiju. Un tad caur vienu metodi mēs viņam palīdzam atrast 20 dažādas risinājumus to. Un tas, kas praktiski, kā mēs izmantojam Miro, ir nezinu, kuri šeit zina, kas tas ir, bet tā kaut koncepts kā problēma koks ir pacelt, kuri zina problēmu koku konceptu. Okay. Daži zina, daži nezina. Tas ir tāds koncepts, kur pa vidu uzrakst problēmu, un uz apakšu uzrakst cēloni, cēloni, cēloni. Un tā tālāk aiziet. Uz otru pusi arī sekas, sekas, sekas. Un tā tipiski uzrakstot vairāk cēloņus, jaunieši praktiski saprot vairākas problēmas, kas ir jārisina, un apkopējot tās galvenās problēmas, viņi savstarpēji var nobalsot, kas viņuprāt ir galvenās problēmas, un attiecīgi pēc tam pa labi aizvilkot, viņi uzrakst galvenās problēmas, un kā šīs problēmas varētu provizoriski risināt, kas pēc tam jau ir tā kā praktiskas aktivitātes, ko var ielikt arī kā projekta laiklīnijā. Ļoti īsi, konkrēti. Jā, tas tā kā praktiski Miro var izmantot, lai veicinātu to demokrātiju savā veidā. Un otrs punkts, ko es gribēju parunāt, kas man parasti saņem apmēram stundu, 5 minūtēs, ir par vienotu ekosistēmu. Man liekas, lapas jau ļoti labi to parādīja par to vienotu ekosistēmas konceptu. Bet man liekas, tas ir ļoti liela problēma, ko man liekas lielākā NVO daļa Latvijā to tā kā nav varbūt vēl pilnībā apzinājuši. Un ko es ar to domāju? Ļoti daudzi no mums izmanto, piemēram, es pieņemu, ka ļoti daudz izmanto, piemēram, Google Drive, Google Meet, vai kāds izmanto Google Drive, tad Zoomu, WhatsAppu, Photoshopu, kaut kāds personīgos kalendārs. Tas ir ļoti daudz dažādas atsevišķas aplikācijas. Un tas, ko mēs pamanījām, ir, ja tu pārēji pilnībā uz Google ekosistēmu, kas ir visi Google dokumenti, Google Drive, Google Chats, Google kalendārs, Google Meets, Gmails, tas, ka tas ir vienotā ekosistēmā, tur uzreiz nāk papildus funkcijas, ko var izmantot. Piemēram, viena no tām ir
ko mēs pamanījām, ka mums komandā cilvēki izdeg. Tāpēc, kā daudzos citos NVO, mums bija problēma, ka, man liekas, pagājušajā gadā vienā brīdī vairāk kā 6 cilvēki no komandas bija izdeguši. Mums ir vēl šā baigā problēma. Un viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs pamanījām, kāpēc tas ir, ja tu vakarā skaties varbūt Netflixu, un tu vienkārši atver telefonu un tāds bāc, uzrakstīja, ka projektu neapstiprināja. Nu, ko? Un tu tā kā 10. vakarā pēkšņi šāds domāt par darbu. Un mēs sapratām, ir nepieciešams izdarīt tā, atrast vietu, kur cilvēki var komunicēt un izslēgt ārā visu nepieciešamo, tā kā, lai viņi pēc 7 vakarā vairāk nesaņem informāciju. To dara Slacks, to dara Google Chats, Discords. Un iemesls, kāpēc, manuprāt, Slacks parasti nestrādā tieši priekš NVO vai Discords vai jebkura cita komunikācijas platforma ārpus WhatsApp vai Messengera, ir tāpēc, ka pārējās platformas nav tik ļoti integrētas tajā ekosistēmā, kā Google ekosistēma. Jo, piemēram, ja izmanto Google Chatu, varbūt nevar redzēt, bet tur ir iespēja aizsūtīt uzreiz Google Meet saiti, tur ir iespēja aizsūtīt uzreiz Google kalendāru uzaicinājumu, atvērt uzreiz, kad ekrāns sadalās uz pusi un kur praktiski dokuments atverās. Un, man liekas, tas ir ļoti fantastisks rīks, ko es absolūti visiem ieteiktu. Bet man liekas, tas ir galvenais, ko es gribēju jums pateikt. Jā. Un varbūt tas pēdējais domgājiens, pirms saku visu, man liekas, arī domājot par to vienu tā kopējo ekosistēmu, ir ļoti svarīgi domāt caur konceptu. Ja jūs gribētu katru rītu dzert, piecelties augšā un izdzert glāzi ūdens, tas lielākā iespēja, kā to izdarīt, ir, ja ejot ārā pa durvīm, vienmēr pie durvīm būs glāze ūdens. Un attiecīgi, kā izdarīt organizācijai to tā, ka visi procesi ir ļoti viens aiz otra, ļoti dabiski atrodami. Jā, tas viss. Paldies. Jā. Man nav nekādas pieredzes ar Miro, tāpēc man varbūt tāds basic jautājums. Bet tad, kad, piemēram, visi tur tie cilvēki sarakstās miljonus idejas, kā visu kaut ko varētu risināt, tad notiek kas? Tā kā tu visu izlasi, un tad izlēm, ka pēc šitas ir tas risinājums, vai kā jūs nonākat pie tā gala beigās? Jā. Demokrātija grib sadzirdēt. Es gribu demokrātiju sadzirdēt. Tas, ko es kā vadītājs tam procesam daru, ir es prasu, piemēram, kaut kādu problēmu, un es viņiem prasu, kāpēc jums šķiet, ka šī problēma eksistē. Un es vienkārši viņu vietā piefiksēju tās idejas, un es viņiem uzdevu nākamajā jautājumu, kāpēc jums šķiet, ka tā problēma eksistē, kas ir tās cēlonis. Es viņu idejas piefiksēju, to pašu izdaru ar sekām, aiziet uz abām pusēm diezgan daudz idejas, un pēc tam katram vienkārši kaut kāds 5 balsis, katrs vienkārši nobalso, par kuru problēmu viņam šķiet aktuālākā, un tas pats arī par izcinājumiem. Jā, tā ir atbildēja. Miro īstenībā starptautiski ļoti daudz izmanto online pasākumus tieši darba grupu moderēšanai. Respektīvi, ka tur ir tik smuki, ka ir tās veidnes, visas ir tādas baiglo. Paldies. Paldies. Jā, stāsts būs plašāks par to, kādēļ rīks radās. Un, konkrētais rīks ir sadaļa mājaslapā, bet kā līdz tam mēs nokļuvām, ir varbūt sākt ar organizāciju. Es esmu no Radivida pats Liepājā, un mūsu galvenie uzdevumi jau no paša sākuma, uz ko mēs orientējamies, ir vietējo kopienu, vietējās kopienas izaicinājumi. Tātad tas, kas ir tam mazajam individam nozīmīgi, nevis cilvēkiem kā grupai. Parasti viņi pārklājās, bet mēdz atšķirties. Un darbojamies jau no 2000. gadu vidus, un konkrētais rīks, par kuru vairāk tad pastāstīšu, radās projekta ietvaros, kurš sākās 20. gadā. Projekts bija paredzēts un arī notika līdz 23. gada janvārim, bet pa vidu iekrita ļoti daudzajām aktivitātēm, iekrita pandēmija, uz kuru, protams, nevar visu norakstīt, bet tas, ja ir runa šajā gadījumā par cilvēcisko efektu, tad tas tomēr ir ļoti nozīmīgi. Un, jā. Tātad šī plašā 3
2 gadu projektā ietilpa daudz dažādas aktivitātes, kas ir nodarbība cikls par demokrātiju, sarunu vakari, personīga tieša formāta iedzīvotāju uzrunāšana, ko mēs šajā gadījumā izmantojām līdzekli kā velobraucieni, kas ir ļoti raksturīgi mūsu organizācijai. Tāpat arī kopienas dārza izveide un kopienas mākslas nodarbību veidošana, kur mēs pieaicinājām arī Kristu Burāni. Un no šejienes arī radās iniciatīva konkrētam pasākumam bibliotekā, kurai no griestiem krīt apmetums. Tāpat arī izmēģinājām spēļu pieeju. Šeit arī viens no secinājumiem ir, ka līdz galam vismaz tas formāts, tās spēles, tās pieejas, kuras mēs izmantojam, nestrādā tad, ja tas ir pasākums par šo spēli. Spēles var būt ļoti veiksmīgs rīks strādājot, piemēram, ar skolēniem vai jebkura cita vecuma cilvēkiem apmācību formātā, kur tev ir iespēja tādā plašāka pasākuma ietvarā, tad izmantot spēli kā vienu no metodēm. Attiecībā uz kopējo projektu, projektu mērķis bija izmēģināt metodas, pārbaudīt, kas strādā un kas ne, kā iesaistīt vietējo kopienu. Tā kā te nebija galvenais mērķis, bija izmēģināt. Un viena no lietām, ko mēs vēlējāmies iedzīvināt, ir izaicinājumu, vietējo izaicinājumu sadaļu mūsu mājaslapā. Ideja ir savest cilvēkus kopā. Tātad ir problēma, izaicinājums, kuru publicē viens no cilvēkiem, jebkurš pašvaldības iedzīvotājs, ar tad aktuālo tēmu. Un caur šo mājaslapas sadaļu tad skatīties, kāda ir atsaucība, vai cilvēki pārklājās, vai problemātika ir līdzīga, vai idejas sakrīt. Un tad caur šo sadaļu tad arī dabūt to ideju par atsaucību un attieksmi. Bet šajā gadījumā, kā es iepriekš jau stāstīju par pārējām aktivitātēm, šo 2 gadu laikā projekta ietvaros aktivitātes bija ļoti daudz un plašas. Un ko mēs neparedzējām, cik daudz un plaša kampaņa ir nepieciešama, lai iedzīvinātu šo mājaslapas sadaļu. Patiesībā resursus, laika ziņā, cilvēku ziņā būtu bijis nepieciešams veltīt daudz plašāk, jo tas ir jādara ilgtermiņā, arī plašāk par to 1–1,5 gadu, cik bija iespēja. Tad tas ir jāizvērš plašāk, ka tas rīks visu laiku tiek aktualizēts, visu laiku pie tā tiek strādāts, un arī tehniskie uzlabojumi. Tātad tikko kā kaut kas, uzreiz ir pieejams tehniskais atbalsts. Un par to iepriekš stingri, spēcīgi jāpadomā. Ja tiek veidotas savas jaunas platformas, kur var gadīties tehniskie izaicinājumi. Bet šajā gadījumā galvenais izaicinājums bija tiešām tas cilvēku resurss, tīpaši ne tikai skatoties uz tiem pasākumiem, bet arī iepriekš minēto pandēmiju, kur visādas problēmas gāžās virsū. Un tāpat arī izaicinājums popularizēt šo mājaslapu, kādēļ šis darbs izvērtās sarežģītāks, jo mums nebija plāns tur runāt par skaļajām un lielajām lietām, tām skaļajām problēmām, kas visiem ir. Kas ir aktuāls, kuras mēdījos visu laiku parādās, un tad viņas uzreiz iegūst aktualitāti. Bet, ja tu vēlies runāt par tiem mazajiem ikdienas izaicinājumiem, kas vienmēr ir, kuras nekādi neizdodas atrisināt, bet viņi nav ziņu virsrakstos, tad arī tas rāda to, netiek dots tas informatīvais atbalsts ziņas pavairošanā. Un, pie kā mēs, tad daži secinājumi, pie kā mēs palikām, ir, ka mums kā organizācijai ir jāmeklē veidi, kā mēs ar saviem cilvēkiem, saviem lepainiekiem, vietējām kopienām varam runāt par tādiem jautājumiem, kas nav skaļi,
kā tikko minētie. Un mūsu gadījumā tas, uz ko mēs arī strādājam, ietilpst kultūra un vide. Un mēs redzam daudz labus rezultātus mūsu darbam, bet tāpat laikā ikdienā dzīvojam ar to, ka bibliotekas paliek mazāk, vides izaicinājumi ir lielā mērā tie paši, citā formā, bet tas pats vien paliek. Un attiecībā uz vidi ļoti interesanta lieta arī, ko mēs savā pilsētā esam pamanījuši, ka, ja mēs skatāmies uz Latvijas sabiedrību dalījumā pa valodām un cilvēku grupām, kuras mēs statistikā neredzam, arī ar ideoloģiskajām pārliecībām, tad, ja tu runā par vidi, ja tu strādā ar vides izaicinājumiem, piesārņojumu problēmām, tad tu vari strādāt ar visām sabiedrības grupām un darīt to latviešu valodā. Tātad vēl viens secinājums ir trūkst ticība par spēju ietekmēt lēmumus. Un tas savalkās kopā ar to, ka, ja tu neatceros kurš, bet sākumā minēja, ka tev ir jādod tā atgriezniskā saite iedzīvotājiem. Un tas tā patiešām ir. Jo tajā brīdī, kad darbā ar kopienu, ja tiek uzplēsta kāda sāpe vai viņa aktualizēta, pie viņas ir jāatgriežas ar rezultātu. Savādāk tas var radīt spēcīgu negatīvu efektu nākotnē. Un, darbā ar kopienu tam procesam ir jābūt ilgstošam. Tas arī ir izaicinājums attiecībā uz to, ka mēs daudzas finanses iegūstam no projekta līdzekļiem. Un tad ir tas, kā tu plāno projektus, kāda ir viņu pēctecība un kā šie ieviestie, izmēģinātie jaunie rīki var tikt izmantot nākotnē. Un cenšamies pēc iespējas strādāt uz to, lai tās lietas, kuras mēs darām un izmēģinām, lai viņas paliktu arī pēc tam. Tieši tas ilgtspējas jautājums. Un, lielais pluss, protams, tieši šī projekta ietvaros bija attīstīta sadarbība, uzlabota sadarbība ar pašvaldību, kas arī tad tālāk seko visur citur pēc idejas organizācijas darbībā. Un, ja runa par to, kas notiek šobrīd, tad attiecībā uz mājaslapas sadaļu mēs redzam divus scenārijus, ar kuriem mēs varam strādāt. Viens ir iespējama problēma kartēšana, lai saprastu, kā palīgs mums, kā organizācijai, lai saprastu, kur tad pievērsties. Protams, nāk līdzi kampaņu un publicitāte papildus, bet tad nodrošināt, lai tā izveidotā sadaļa iegūst mums nepieciešamu funkciju, kuru mēs nevaram iegūt īsti savādāk. Bet tāpat laikā nāk tas, ka mēs varam veidot, mēs šo informāciju varam iegūt daudz kvalitatīvāk arī citos formātos. Viens ir sociālai mēdīji, protams, ņemot vērā visu, kas notiek sociālajās mēdījos un cik ļoti ir jāņem vērā, bet kritiski pieejot. Bet tāpat ir arī publisko diskusiju apskati un pats svarīgākais tā klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem, iešana uz šīm apkaimēm un tikšanās ar aktīvajiem iedzīvotājiem, kontaktu veidošana vietējā kopienā. Un tas ir tas, kas spēj dot to lielāko ieskatu. Un tādēļ mēs visticamāk slieksimies par labu atzīt šo eksperimentu, atzīt šo izmēģinājumu kā neveiksmīgu un mācīties no šīs pieredzes un dalīties arī ar pārējiem. Jā. Varbūt ir kāds jautājums? Jo tu ļoti emocionāli dalījies. Man likās pilnīgi, es dažbrīd jūtu līdzi. Es iedomājos to brīdi, ka jūs saprotat, ka neiesniedz, ka ir jākomunicē un tam nav laika, nav naudas un viss pārējais. Jo man liekas, viss
katram bijis. Mēs katrs esam piedzīvojuši, ka Rīgas tiek izstrādāts pēdējā projekta mēnesī, projekts ir jābeidz, jāķeras pie nākamā, un tad mēs ceram, ka tas dzīvos. Bet, Tas, ko palaidu garām, mēs to publicitātes daļu neizplānojam. Tieši to kampaņas etapu, lai šo rīku ieviestu dzīvē un lai padarītu viņu par darboties spējīgu. Paldies! Es tikai gribētu teikt, arī pateikt Aleksandram paldies, jo man liekas, tā noslēgumā ļoti labi mēs tik daudz par digitālajiem rīkiem, un tu beigās pateici, ka īstenībā ir jārunā ar cilvēkiem. Un tā kā digitālai rīki mums ir visu kaut kam palīdzēt, bet tas nevar atrisināt to, ka mums ir jāiet un jārunā ar cilvēkiem. Mums paldies gribēju pateikt tieši par galvas. Jā, runāšana tieši tā. Un tad, kad mēs šo rīku radījām un kad gājām vispār pie projekta idejas, sākām veidot projektu, tagad mēs dzīvojam citā digitālā vidē, jo mums ir mana balss, kur kolektīvie iesniegumi lieliski strādā. Tāpatās arī Liepājas pilsēta jau ir radījusi Liepājas pilsētas aplikāciju, kur ir iespēja ziņot par infrastruktūras problēmām. Un tā kā, tā sadaļas nepieciešamība arī ir zaudējusi aktualitāti. Tā kā tas arī var notikt dažu gadu laikā. 4 gadi tikai. Paldies! Paldies! Es noslēgumā pateikšu to, kas, manuprāt, ļoti labi saskana. Eiropas kustība Latvijā arī izmanto digitālos rīkus. Man nebija iespēja uzstāties otrais, bet mēs tos izmantojam, lai sasniegtu milzīgus kvantitatīvos datus. Tātad, piemēram, mūsu projekts Eiropas eksāmens, kur ir vienlaicīgi tests jāizpilda 50,000 cilvēkiem, tur mēs pie katra aiziet nevaram. Tāpat balsojums Eiropas gada cilvēks, kas mums notiek, izmantojot digitālo platformu, bet visā pārējā laikā es piekritīšu, ka saruna ar cilvēkiem tieši tāpēc mēs dodamies uz skolām un dodamies visur citur. Tā kā gala novēlējums, un tad es lūkšu jums katram vienu teikumu tomēr vēl padomāt, ko jūs gribētu pateikt piekdienas vakarā pēc šī visa ir, ka pasaule nav tikai digitāla, un tā cerams nekad arī nebūs tikai digitāli. Izmantojam iespējas, lai atvieglotu savu darbu, izmantojam iespējas, lai pagarinātu savas rokas ar šīm ierīcēm, bet atceramies to, ka tikai cilvēks cilvēkam ir tas sirds, degsmes un arī iedrošinājuma avots. Ko jūs gribētu pateikt? Piektdiena, pulkstens tūlīt jau 5, esam runājuši par ļoti svarīgu tēmu. Kas ir tas, ar ko gribētu uz katram padalīties? Nebūs kā skolā, es nesaukušu. Es gribētu pateikt paldies visiem runātājiem, jo stāsti bija gan iedvesmojoši, gan arī informatīvi. Es pierakstīju un nofotografēju daudzas slaidus, jo es jau zinu, kur var izmantot šīs iespējas turpmāk arī kaut vai personīgajā dzīvē, ne tikai organizācija ietvaros. Un jā, tiešām paldies visiem. Un vēl es gribēju atgādināt, ja kāds nav dzirdējis, Canva Pro nevalstiskajām organizācijām ir par brīvu. Ja piesakās, man liekas, pāris koks, ka jānospiež, jo es to arī uzzināju pagājušajā gadā, un tad mēs lieliski izmantojam šo rīku tagad. Super. Un Linda, man liekas, izsūtīsiet prezentāciju taču visiem, tā kā tie, kuri nenofotografēja un nepierakstīja, varēs vismaz apstīties. Jā, izrunāsim to. Paldies tev par to, kas saka paldies, jo tas paldies ir ļoti svarīgs bieži vien. Pārējiem, vai ir vēl kāda doma? Man Solvita pārliecināja, ka tas TikToks tomēr jādzerš. Ak, tā būs rīt darbiņš. Tas jau bija klikšķi. Nē, emocijas jau tur ir jāiegulda dzeršanas brīdī vēl. Jā, bet Solvita bija, man ļoti patika, paldies viņai, kas tā vairs nav, bet ļoti labi. Paldies, nodosim viņai, paldies. Vēl kāds, varbūt grib vēl ko pateikt? Man lika aizdomāties, kāda ir mana atbildība savās kopienās, vienalga darba, ģimenes, universitātes, jebkas veidot to uzticēšanos, kas ir tik būtiski, bet man lika padomāt, kā es ikdienā to daru vai nedaru. Kā ar to aiziešu pēkdienas vakarā nedaudz. Super, ļoti atšķirīgi ieguvumi īstenībā, tas ir ļoti, ļoti labi. Paldies, vai vēl kāds grib ko teikt? Vai pārējie grib tikai kafiju? Labi, paldies jums, mīļie, lai jaukas brīvdienas un tiešām neiet prom bez kafijas tasas un vēl bez kādas sarunas viens ar otru. Atcerieties, tas dzīvais vārds, ja? Paldies jums liels!